Nu tā, esiet sveicināti manā podkāstā Māsība. Šodien esmu atbraucis ciemos pie, manuprāt, ļoti īpaša cilvēka. Elīna Zesers. Jā. Seksa coach. Kā tu vēl sev nosauktu? Kā ir kaut kāds veids, kā tu sevi? Seksa un intimitātes, seksa un attiecību coach, seksualitātes coach. Vai es izmētēju nenoprasīju ārpus, vai es varu pieminēt arī, ka taviem vecākiem pieder seksa iztēles? Jā. Jo man liekas, ka tas iedod bišķiņ papildus informāciju par to, kāpēc mēs runāsim par to, ko mēs šodien runāsim, jo mēs pieminēsim arī savus bērnus un jauniešus. Un man liekas, ka tas iedod tādu tavā gadījumā ļoti īpatnēju un ļoti citādu pieredzi, ļoti iespējams, ko tu esi pieredzējis, ko lielākā daļa no cilvēkiem, kas arī klausās, ko es arī es neesmu pieredzējis. Jo, manā, protams, ģimenē seks nebija. Mēs tā kā, tie bērni vienkārši radās. Un galvenais, tie tikai nepliec stāvoklī. Jā, līdz ar to es domāju, ka tas varbūt iedos tādu papildus informāciju par to. Man liekas, kāpēc arī būs ne tikai es runāšu tevi kā ar seksa coach, bet kā ar cilvēku, kuram ir bijis citādāka pieredze, iespējams, jaunībā, runājot par seksu un domājot par seksu, un varbūt ieejot iekšā šajā seksuālajā dzīvē bišķiņ citādāk. Un es braucu un domāju tieši tā kā, kur lai sāk, jo tās tēmas, protams, ir ļoti daudz un dažādas, kur mēs varam doties, un man ļoti, ļoti īstenībā gribās lielu fokusu likt uz to, par ko es domāju pēdējā laikā diezgan daudz, par to, īstenībā tas ir pēdējie mēneši, kad atnāks tā sajūta, ka kad foršs un labs seks ar citu cilvēku, vienalga, kas tas partneris būtu, ir tad, kad man ir vēlme pēc seksa ar sevi. Jā. Un tad es domāju, ka varbūt mēs varam ielīst iekšā tajā visā. Jo man liekas, ka bieži vien mēs tik ļoti koncentrējamies uz to, kā tad uzlabot to seksuālo dzīvi ar to partneri, kā tad, lai mums būtu labi, lai viņam būtu labi, vai viņai, es nezinu, vienalga, kurš klausās. Un man ļoti, ļoti palika atmiņā, tad, kad tu teici, ka tev ir savas šīs meistarklases un meistarklasēs, kur tu runā par vīriešu baudu, kā tad vīriešiem tur paaugstināt baudu un iedot iespēju tā kā dabūt viņu citā līmenī, ka tur nāk sievietes lielākoties, protams, un tās sievietes nāk klausīties, kā tad tam vīrietim iedot to baudu. Un ka tu esi sapratusi, ka tas ir vienīgais veids, kā tu vari viņām izstāstīt par viņu baudu. Un man tas mazliet skumdināja. Jā. Tas ir tā realitāte. Tā ir realitāte, kas ir saistīta īstenībā ar to, kā mēs esam audzināti, kādā vidē mēs esam auguši. Un tas kaut kādā ziņā sajiet arī ar to informāciju, ko mēs varētu saviem bērniem mācīt. Un visa pirmsākums ir tas, tā kā tas, ko es saskaros visbiežāk, ja ir sieviete, kas nāk uz meistarklasi, visdrīzākais viņa būs vecākais bērns ģimenē, un vecākajam bērnam ģimenē ir iedota šī loma, tu esi atbildīgs par māsām un brāļiem. Un šim te vecākajam bērnam nekad neiemāca respektēt savas robežas, zināt, ko viņš grib, jo viņam ir jābūt prioritātei tik galā ar māsām un brāļiem, un tā kā nolikt sevi malā. Un ka man ir jāpalīdz tātad, lai brālis neraud, lai māsa neraud, jo sāk māma dusmosies, un es nevaru paļauties uz māmu un tēti, jo es nedrīkstu iet pie viņiem prasīt palīdzību, līdz ar to viss ir tikai uz maniem spēkiem. Un tad tāds 3-gadnieks vai 5-gadnieks aug ar šo pārliecību, un tas, kas notiek, mēs izaugam pieaugušas sievietes, un arī vīrieši, kur ir tātad vecākie dēli, viņi dzīvo ar pārliecību, ka viņi nevar paļauties ne uz vienu citu, viss ir viņu atbildība, neviens neatnāks viņam palīgā. Un tad mēs tā pieejam pilnīgi visam dzīvē, ka viss ir mana atbildība, un mana partnera bauda arī ir mana atbildība, bet es nemaz nezinu, ko es gribu, jo man jau neeksistē vispār tāds termins zināt, ko es gribu, jo es sevi piedzīvoju caur citiem. Ja otrs neraud un ja otrs ir apmierināts, tad es esmu laba. Un šeit vienkārši nav vietas baudai man pašai. Man vienkārši nav nemaz laika uzelpot, un tad mēs, sievietes, kurām ir izteikti līdzatkarība, arī man tāda bija, tagad es jau sevi ārstēju, tā teikt, un caur tieši seksualitātes coaching, tas, ko es izgāju cauri transformācijai, mani tas ir padarījis mazāk līdzatkarīgu. Tātad, pilnīgi aizmirsu, ko es teicu. Viss kārtībā. Tātad, jā, līdzatkarība ir ļoti svarīga lieta, no kuras mums ir tā kā jāārstējās, jo tātad, jā, mums daudzām sievietēm ir šī līdzatkarība, jo sievietēm vispār tiek mācīts un audzināts, ka tev ir jārūpējas par māsām brāļiem, pat ja tu esi 2. bērns vai 3. bērns. Jā. Un tā, kad mēs pieaugam, tad mums vēl piedzimst bērni,
Un mēs tad bērnos tā kā arī pazaudējamies nedaudz. Mēs ieliekam sevi tur, principā līdz... Un tad mēs ieejam tajā stāvoklī, kur mums vairs enerģijas nav, jo mēs nekad neesam mācējuši nospraust robežas. Mēs nedrīkstam teikt nē nevienam, jo tad es būšu tā kā slikts, man ir jābūt labam, lai mani mīlētu. Un es savas baterijas pilnībā izlādēju. Un tur ir tā, ka nevis ir pa nulēm, bet ir -100. Tad, kad sievietes pie manis atnāk, viņām ir -100. -100 tu nekādu baudu nevari piedzīvot. Un tad tajos -100... Un tad tev negribās neko. Jā, tev negribās neko vispār. Jā. Un zini, kas ir interesanti? Pateicu, divas lietas, kas man rītīgi interesants liekas. Viens ir tas, būsim godīgi, tas, kā mēs izturamies pret maziem puisīšiem, kas masturbē un rausta krāniņus, un meitenītēm, kuras grib pieskarties savām vulvām, vagīnām, nezinu, kā nu katrs vāverītis, kā nu katrs viņu sauc, mēs viņu saucam pa vulvu mājās, un man puikas arī tā sauc, un visi parasti ir šokā par to, ka kā tad mēs tā saucam. Tā viņu fizioloģiski sauc. Visu to, jā, tas ir ļoti pareizi. Jā. Nevis vāverīte, nevis čuriņa. Jā. Tā ir vulva. Un tad es vienkārši domāju par to, ka tas, kā mēs izturamies, un tas tāds, es nedomāju, ka tas ir labi vai slikti, tas vienkārši tā notiek sabiedrībā, ka mēs pieņemam, puiši masturbē. Nu tā tas ir. Viņiem ir slapjie sāpenīši, viņiem tas ir vajadzīgs. Jo viņiem ir tā fiziskais connections. Tad man patīk, es raustu krāniņu, tur kaut kas notiek, jā, ir baigi patīkami, es nomierinos vai atkal baigi uzbudinos un palieku baigi priecīgs un ir baigi forši. Un tad ir nenormāli interesanti runāt ar draudzenēm, ar kurām mēs ļoti atklāti daudz runājam par to masturbēšanu. Tad kurā brīdī vispār mēs sākām masturbēt, kurā brīdī varbūt ir tā sajūta par to, ka, saprot, tas ir patīkami. Bet lielākoties es neesmu dzirdējusi nevienu no meitenēm, kas teiktu, jā, man īstenībā pilnīgi normalizēja to, ka arī es kā meitene masturbēju. Un tas ir, man liekas, tas disconnections, kas bieži vien veidojas jau bērnībā, ka mēs esam mazi bērni, mēs normalizējam, ka puisīši rausta krāniņus, bet meitnītes jau to nedara, tas ir netīri, nesmuki, tā nedrīkst darīt. Puisīšiem tas ir vajadzīgs, bet meitenēm, kur tad viņām vajadzīgs? Viņām taču nav nekāda tā ejakulācija, vai nevajag, viņai taču nevajag. Un tad mēs nonākam pie tā, kad izaug pieaugušas sievietes, kuras ļoti labi zina un pārzina, kā tad raustīt tos krāniņus. Es šausmīgi brutāli runāju, bet mēs ļoti labi nonākam pie tā, ka mēs saprotam, vīrietim taču vajag. Viņam taču vajag, vajag atbrīvoties, viņš nevar dzīvot tāpatās. Un mums, sievietēm, ir iedzīts milzīgs kauns par to, ka tu vispār gribi masturbēt, vai tu esi kādreiz, ja tu esi kādreiz pieķerts, un es tulīt pastāstīšu par savām situācijām, lai mazliet normalizētu šo sarunu. Vai arī tas vienkārši, kad par to vispār neviens nerunā. Jo tad, kad mēs runājam ar draudzenēm, ir interesanti saprast, ka ne visas mazas meitnītes masturbē. Es saprotu, ka ir meitenes, kurām tas ir bijis aktuāli, un ir meitenes, kurām tas nav bijis aktuāli. Es sevi atceros, ja man mamma teica skatās, es sevi atceros aptuveni no kādiem 5 gadiem. Visticamāk, tas notika agrāk, agrāk, bet es atceros to, kad es, bija patīkami dricelēties uz dīvāna malas. Es aptuveni, es jau atceros, ka es sāku patiešām masturbēt. Es atceros, kad dušā bija un vannā bija šausmīgi patīkami, kad tekošs ūdens nāk virsū. Un diemžēl, es nedomāju kā pārmetumu, bet tas vienkārši tā ir noticis pēc, ka tiem cilvēkiem nav bijusi informācija un sapratne par to, kā rīkoties tajā situācijā, kad tu satiec un ieraugi bērnu masturbējam vai darot šo lietu. Es esmu bijis pieķerta un es esmu kaunināta par to, cik tas ir briesmīgi, ka tu kaut ko, un nekad es negribu redzēt, lai kaut kas tāds notiktu. Un ir šausmīgi interesanti, ka tas jau nebeidza man masturbēšanu. Jā, tas tikai radīja sajūtu, ka tas ir slikti, tas ir netīri, tas ir pretīgi. Bet tas, ko es sāku darīt, es to sāku, protams, darīt ļoti, ļoti slepeni. Es domāju, kurā brīdī kāds būs mājās, kur es tur. Es visu laiku kalkulēju. Un ieejot seksuālajās attiecībās ar citiem cilvēkiem, tā skaitā arī ar manu vīru, man šī te faila, ka tas ir ok pieskarties sev un iedot sev baudu, vienkārši nav. Tas ir pretīgi, tas ir neķītri. Nedrīkst prasīt arī. Kur tad kāds prasīt? Kur tad? Un tā sajūta, un mēs jau joprojām vēl neesam tā kā pilnīgi brīvībā, lai es teiktu, ka man vīrs saka pieskaries sev, un es domāju, yes!
vēl joprojām ir tāds, ok, ja? Ok, es to varu, ja? Es varu. Jā. Un tas ir no tā, ka tas ir tik dziļi tajā visā iekšā, ka vīrieša beigšana ir norma, un sievietes bauda, kas tas tāds? Vai ne? Tā jau neeksistē. Sievietē vienkārši nav, tas nav viņas primārais pienākums. Viņas primārais pienākums ir radīt bērnus taču, un būt labai mājsaimniecei, visu tik galā, visu varēt izdarīt. Seksualitāte, tas kāda bauda, tā kā sieviete tam vienkārši nav paredzēta, un tas ir neķītri, netīri, kaunināšana tieši tā, visas tās situācijas, kuras mēs piedzīvojam bērnībā, un viņas jau arī, viss tas, ko mēs piedzīvojam bērnībā, veido mūsu seksualitāti un iekāra, veido to, kas mums patīk, kā mēs uz sevi skatāmies, un cik es saskaros ar sekotājām, ar klientiem, kurus sev vispār pieskārties nevar, ka viņai paliek pretīga doma, ka viņa varētu sev pieskārties. Tad kāds kvalitatīvs seks vispār tur var būt, ja es nevaru sev pieskārties, tad es pat negribu prasīt, lai man pieskarās, un tas, protams, parasti ir jau tajā situācijā, kur arī tātad mēs esam atdevušas sevi visu jau ģimenei, bērniem un tā tālāk mājas tīrīšanai, un tad man vakarā nav enerģija nekām, un kāds vēl tur seks, un beigās tas ir tikai pienākums, un pie manis tiešām nāk sievietes ar pienākuma sajūtu, tas ir mans pienākums, mans partners no manis prasa, es vairs negribu, tur ir sakrājušies aizvainojumi, un tad, kad pie manis atnāk, tā kā saka, es gribu labu seksu, bet, lai tas labais seks būtu, tur ir jāatrisina tik daudz slāņu apkārt, tur ir jāsāk ar soļiem. Zini, kas, es nezinu, vai tu klausījies Lauras Danner cilvēku jaudu sarunu ar Gatlīdumu pēdējo. Klausījos, jā. Un viņš pateica vienu teikumu, kas man tā kā, kas iedzēla, un es domāju, ka iedzēls varbūt ļoti daudziem cilvēkiem, jo tās sievietes arī, kas man rakstīja un teica, ka mums ir brīnišķīgas attiecības, man tā patīk, man aptuveni mans vīrs, un viss ir superīgi, mums viss ir superīgi, mums tikai seksā neiet. Un Gatlīdums pateica tik nenormāli skarbi par to, ka nestāstiet. Un tas nenozīmē, ka attiecības nav labas. Jo es tiešām kopā ar esmu vīru 17 gadus. Mēs esam izgājuši cauri ļoti dažādiem posmiem un tā tālāk. Tas veselu dzīvi piedzīvojuši, un šobrīd mēs esam vairāk bijuši kopā nekā nebijuši kopā. Bet tas, ko es esmu nofiksējusi, kad es varu teikt, jā, mums ir brīnišķīga partnerība, mēs esam labākie draugi, mēs esam superīgi sabiedrotie. Bet ja mums nav labi seksā, tad lielākoties mums nav labi tajā intimitātes sadaļā. Un ja, protams, es gribu dzīvot ar savu labāko draugu un menedžēt māju, that's fine. Bet vienīgais būtu forši, ka mēs abi esam uz vienu viļņu, ka mēs vienkārši esam šeit, menedžējam, varbūt seksu dabonam citur, ja gribās, varbūt nedabonam nekur, visi dzīvojam neapmierināti ar dzīvi, bet esam tipā labākie draugi, jums ir viss superīgi. Bet tā doma, ka iespējams viss nav tik superīgi, kā mums gribētos domāt, tieši tīri domājot par attiecībām, nevis jūs kā vecāki, nevis jūs kā sabiedrotie, kas māk pelnīt naudu vai, nezinu, māk uzcelt māju, bet jūs kā divi cilvēki, kas ir satikušies, kas tur notiek kaut kādā ziņā. Es tam teikumam nepiekrītu par to, ka tātad attiecības, ka, ja ir slikti seksā, brīnišķīgi, man patīk, ka tu nepiekrīti. Jo tas nav tas, ar ko es saskaros tad ikdienā. Arī manas attiecības, man ir perfektas attiecības ar manu vīru, vienkārši fantastiskas attiecības. Mēs abi esam izmācījušies par kočiem, mēs esam attīstījušies, mēs esam ko tik darījuši, bet mums seksā arī nesakrīt 100%, jo tur apakšā ir kaut kādas bērnības pieredzes lietas, un šīs te bērnības pieredzes, kas mums ir, viņas mūs padara par perfektiem partneriem, bet tieši seksā atkal var parādīties kaut kāda nesakritība, kur ir kaut kāda pilnīgi tādas, mums katram var būt pilnīgi atšķirīgas kaut kādas vēlmes un izpratne par to, kas vispār ir seks, un tad satikties abiem. Bet mums jau ir tās iemācītās ekspektācijas, un tās ekspektācijas ir, tad, kad es satikšu sevi īsto, mums seks būs fantastisks, un tālāk viss būs ideāli, un attiecību sākumā viņš varbūt arī tur ir fantastisks, jo mūsu ķermenis ir tādā stāvoklī, ka gribās to seksu, bet pēc tam tas pazūd, un ja mēs neesam atklājuši, jo neviens nekad nav teicis, ka mums būs jāatklāj. Ir pateikts, ka klinkšpot tas vienkārši notiks. Jā. Bet tas nenotiek. Un zini, kas ir interesanti, man liekas, tas, ko bieži vien, es tā tikai aplēšu. Tā bija man, bet es aplēšu, ka tā varētu būt daudzām sievietēm. Ka ir tā sajūta, ka tu satiksi to īsto, un jums būs tā superīgā savienība. Un viņš pateiks, kas tev patīk. Jā, protams. Viņš uzminēs to tavu fantāziju. Un man droši vien
pašai es teiktu, ka es par šo vispār domāju un tā esmu pieķērusies, ka kaut kas īsti nav labi šajā jautājumā manā galvā, manā sajūtā, kurš man piedzima Rūdis un tie ir 7 gadi. Nu, tad es man Rūdi bija tāda, es neteiktu traumatiska dzimšanas pieredze, bet tur bija viens elements, kas man pilnībā izšāva korķus. Un pēc tam, runājot ar Kristīnu Balodi, arī, kas ir terapeita un viņa daudz runā, seksologs, viņa man izšāva korķus to, ka tas ir saistīts ar manu seksualitāti. Un es izstāstīšu pišņās. Man dzima Rūdis, viss bija tā kā, ok, fine, līdz brīdim, ka viņam bija jānāk ārā, es viņu, protams, nevarēju dabūt ārā. Nu, tas var būt, protams, ar pirmajām dzemdībām, nu, tu nezini, kā viņi tur izstumj tā tālāk. Bet viena no lietām, tas viss bija ļoti brutāli, un vienā brīdī tas bērns iedabona ārā, un tā kā viņš man dzima mājās, es būtu slimnīcā, man vecmā teica, 100% man visu atgriezt un vienkārši izplēst viņu ārā. Tur nebija nekāds, protams, medicīniski emergency, nekas nebija, bet, nu, viņš tā kā jau ir pie dzimšanas kanāla, viņam ir jānāk ārā. Viņš tur ir, tā galva kustās šurp turp, bet viņš, nu, vienkārši, viņš nenāk ārā. Un pašās beigās bija tā, kad Dina iekrāmēja mums tur to situāciju tādu, kad es gulēju Andim klēpī savam vīram, un man vīrs ar katru kontrakcienu, katru man spiešanu fiziski viņu spieda ārā. Nu, tā kā vienkārši tas bija veids, kā viņš palīdzēja viņam piedzimt. Un viņš piedzima, man uzlika viņu uz vēderu, un man tā iekšējā sajūta bija, ka es esmu izvarota. Un tas ir pretīgi apzināties, jo liekas, nu kā piedzima mans bērns, kāda izvarota. Par ko mēs runājam? Tā kā tu vari būt izvarot no tā, ka tev piedzimst bērns, tu taču pats esi izvēlējies to bērnu, pats esi izvēlējies viņu dzemdēt. Bet tā bija tāda ļoti, ļoti dīvaina pieredze, bet es par to tajā brīdī daudz nedomāju. Pagāja laikam kāds gads, es biju aizgājis uz jogu, un es tagad tajā jogā... Kā mēs nonācām? Nē, pēc 4 dienām atnāk mana vecmāte, un viņa runājās, kā mums tur iet, un visu, un aiziet prom mans vīrs, un viņa saka, klausies, es tev kaut ko tagad pateikšu, bet mēs vienkārši varam parunāties un saprast, vai tas ir virziens vai nav, bet tas, ko es esmu pieredzējis, un, protams, viņi ir pieredzējis gan daudz sievietes dzemdējot bērnus, ka tas, kā tu dzemdēji, parasti sievietēm ir bijis kaut kāda seksuāla trauma. Vai kaut kas ir noticis? Un tad viņi tajā brīdī gribēja to runāt, kamēr nav mans vīrs, jo mazums kaut kas noticis ar to manu vīru. Jā. Tajā brīdī es saku, nu tā kā nē. Mums tiešām ir viss kārtībā, viņš nav darījis pāri, es neesmu seksuāli tā kā bijis traumēm. Tajā brīdī likās, nenāk nekas prātā. Noliekam to visu malā, pēc gada es aizēju uz jogu, un jogā tagad izjogojos, un ir šavasana, un šavasanā pēkšņi man atnāk tā kā bilde, kaut kāds tā kā video no manas jaunības, kuras esmu pie sporta ārsta. Man ļoti gribētos pateikt viņu vārdu. Es zinu, ka tas ir mans vairs, kāda jēga un tā tālāk. Man vienkārši negribētos, ka viņš turpina darīt tā citām meitnēm. Bet tas bija sporta ārsts, es biju basketbolā satraumējies, es biju pie ļoti, ļoti krūta Latvijā zinām sporta ārsta. Un viņš man 16 gadu vecumā aptaustīja ne tikai krūtis, viņš man lika, tā kā es biju izģērbusies, es biju biksītēs, un viņš vienā brīdī aizbāza rokas man aiz biksītēm un pieskārās man. Un man atnāk tā atmiņa, un es saprotu, paga. Pilnīgi bija aizmirsus, ka kaut kas tāds ir noticis. Un tajā brīdī es šo informāciju saprotu, ja mēs runājam par to seksuālo traumu, tad tas ir tas, protams, viņš man neizvaroja, bet tā ir seksuāla trauma, jo tas bija kaut kas neprasīts nevienā brīdī. Man bija 16 gadi un viņam bija 45, droši vien, vai varbūt 50. Un tas ir pieaudzis vīrietis, kurš aptausta mazas meitenes. Un tad es aizgāju pie Balodas un es saku, klausies, ko man ar šito sūdu darīt? Nu tā kā, ko man tagad darīt? Mums bija ārkārtīgi interesanta sesija, kur mēs pļāpājām par to, un viņi teica, ka viens ir tas, ka vienkārši jāsaprot, šāda veida pieredzes var pilnībā noslēgt tavu vagīnu, tātad tavu vulvu, viņa aiztais ciet, viņa paliek stingra, viņa paliek cieša, tieši tāpēc, ka ir noticis kaut kas neprasīts un kaut kas negribēts, un pēc tam dzimstot bērniem, viņi nevar piedzimt, jo Dina teica, bija tieši tāda sajūta, ka tur viss vienkārši...
Un tā sajūta, viņa teica, ka viņš nāk ārā, un tu vari redzēt, tu man nedarīsi pāri. Tas nenotiks man vēlreiz. Ne, tas nenotiks. Kaut gan, protams, ka tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, bet tajā mirklī manam ķermenim tā ir viena un tā pati lieta. Jā, un es tā pilnībā saprotu, un man ir ļoti žēl, ka tev tas bija jāpiedzīvo, ka tā kā tas ir tāds, tajā brīdī, kad tas notiek, tā lieta, kuru mēs negribam, tas ir tāds tā kā zaudējums, kā pārdarījums, kā tāds, man parādās sajūta kaut kādā brīdī, kā es to tā kā varēju atļaut, kaut gan īstenībā tu nemaz nebija pozīcijā, kur tu varēji kaut ko noteikt, vai ne? Tu vienkārši esi ielikts situācijā, un kaut kādā konkrētā vecuma posmā tu vienkārši tavas smadzenes pat nesaprot, kā ar šo situāciju rīkoties. Ja tas ar tevi notiktu pieaugušā vecumā un bērnībā būtu viss perfekti, un tev būtu mācītas robežas, tu būtu pateikusi stop, kas tas tāds tagad ir. Jā. Bet es varu padalīties ar savu pieredzi, kad man bija kaut kādi 6-7 gadi, man ielika slimnīcā ar ļoti lielām sāpēm vēderā, un ārsti nelaida vecākus klāt, un visu dienu mani turēja kaut kādā, intensīvajā nodaļā, kur viņi man turēja atsevišķā istabā, un viņi visu dienu man durstīja adatas, viņi man meklēja vēnes, un es biju maziņa, un man tās vēnes nevar atrast, viņi man sadurstīja visur, tā, ka vienkārši visur. Un tas viņa man pateica, nekusties, cāk tev sāpēs, nebļauj. Un tādā situācijā tas ir tas pārdarījums, kas man tika nodarīts, kurš ir ietekmējis visu manu tā kā attieksmi pret pasauli, pret dzīvi, pret seksualitāti, nekusties, tev sāpēs, klusē. Jā. Un pēc tam, tad, kad es pieaugušā vecumā saskāros ar situāciju, kur man tiešām darīja pāri vīrietis, kurš tā kā, tad tādā brīdī man ieslēdzās tas izdzīvošanas mehānisms, kurš bija tad, kad es biju maziņa, ka man bija tie 5, 6, 7 gadi, galvās, ka nekusties tev sāpēs. Un es tādā brīdī sastingstu, un es tam vīrietim nevaru vispār neko pateikt. Es nebēgu prom, es viņam nesītu, es necīnos, jo tas ir mans automātiskais tātad šis ieaudzinātais, nevis ieaudzinātais, bet tad tajos 6 gados, kā viņš bija tās reakcijas, kā mēs esam paņēmuši, viņa mums seko visu mūžu. Un tādā brīdī es pat nesapratu, kas ar mani notiek. Tikai pagāja pāris mēneši, kad man pieleca, kas notika, un tādā brīdī es aizgāju, man vienkārši pēc tam 4 gadus bija tā, ka smadzenēs bija pilnīga putra, un es nevarēju atrast, par ko tas vispār ir, kādā sakarā, un tā bezpalīdzības sajūta, un tā pārdarījuma sajūta, un tad tās vainas sajūta, kā es varēju tur ļaut sev to nodarīt, un tad vēl kaut kādi gudrie vīrieši tur saka, ko te tu necīnījies pretī? 6 gados. Tā kā viens ir 6 gados, pēc tam, tad, kad man tie 30 gadi, vai ne? Tas arī man pasaka, kāpēc tu necīnies pretī. Es necīnījos pretī, jo es nesapratu, ka vispār tā ir opcija. Un šeit mēs kaut kādā ziņā, es skatījos Pasaules veselības organizāciju, kur ir ieteikumi par to, ko bērniem mācīt. Un principā primārā lieta, kur visos vecumos, ko mācīt bērniem, ir nospraust robežu un sajust savu ķermeni un pateikt nē, ka es drīkstu teikt nē, jo tas ir tas, kas mums netiek mācīts, jo bērnībā tad vecāki saka, nē, tev jādara tas, tev jādara šits, tev jāklausa. Protams, kā vecākiem mums tas ir jādara. Līdziem arī, protams, bet esi labiņš. Jā, un mums neiemāca šo te sajust savu ķermeni, sajust, ka šis man nepatīk, man ir jāiet jāsamīļo tur tā vecmāma, pat tad, ja viņa man besīja ārā, un tā tālāk un tā joprojām. Un ja mēs esam tādā vidē, tad pieaugušā vecumā mēs sevi neapzināti mēdzam ielikt situācijās, kur mums nodara pāri, un es pēc tādā brīdī nesaprotu, kas ar mani notiek, es pēc tam jūtos slikti, man, tā kā, un tas ir tas, ko pie manis nāk ļoti daudz sievietes ar šīm te pieredzēm. Jo zini, kas ir viena no lietām, ko uzreiz gribas pateikt, visu šo var atrisināt. Arī man piedzima 2. un 3. bērns vienkārši amazing, viņi izslīdēja ārā, bet starp to 1. un 2. bērniņu bija terapija. Es aizgāju pie Kristīnas. Kristīna man ir draudz, un līdz ar to viņa teica, ka viņa man terapijā nevar ņemt, bet viņa man iedeva vienu sesiju, kas man vienkārši izšāva korķus tā, ka man vēlāk gāja mājās, man likās aptuveni, kā lai šito visu apstrādā. Es biju uz smāržu terapiju, fantastiska opcija piekļūt paslēptai informācijai, kuru varbūt tava apziņa nestrādā. Tā kā apziņa vienkārši to ir izslēgusi, jo es domāju, cik interesanti, ka es par to nebiju domājusi 20 gadus. Tad man piedzima brūdes 28, 20,
Tad 12 gadus. Tad 12 gadus par šo situāciju nebija nereizi iedomājusies. Tad vienkārši mans ķermenis teica, ok, šito mēs nemākam apstrādāt. Mēs noliksim viņu te stūrītī. Ja? Neeksistē. Nē, viņš neeksistē. Bet, protams, ka ir kaut kādas situācijas, kur tas nāk ārā. Un, diemžēl, tās noprasētās lietas, viņas tā pavisam noslēpt un apsekt nevar. Un bija interesanti, es tieši šo stāstu par to, ka man šī dzemdību pieredze bija tāda, bija padalīsies dzemdību stāstos, un es teicu, ka, ja es neesmu nekāds terapeits, un es nevaru teikt, kad redz visiem tā ir un tā tālāk. Bet tas tā iekšējais message, ko man gribētos cilvēkiem, sievietēm nodot, ka ja jums ir bijusi tāda kaut kāda pieredze dzemdībās, kur jums ir sajūta, ka jūs esat izvarotas, ka jums ir nodarīts pāri un ka tas nebija fine, ar visu to, ka nekas jau tāds nenotika, jo tev tas bērns ir jāpiedzemdē, tad varbūt vienkārši ir vērtīgi pameklēt to savu cilvēku, savu atbalstu, kas varētu palīdzēt saprast, jo to visu var izdziedināt, to var apstrādāt, tur var tā kā nonākt pie tās sajūtas, ka ok, bija tā, kā bija, mīļais ķermeni, mēs esam drošībā un mēs varam turpināt citādāk. Vienam tas būs ātrāk, vienam tas būs mazāk ātri, vienam tas būs fiziski, fizioloģiski, vienam tas būs tiešām tikai galvā domājot, vai rakstot, vai dziedot, vai dejojot, vienalga, kas tas ir, vai tā ir tantra, vai tas ir vienkārši ar tavu partneri, vai tu to dari viens pats. Tas ir uz tevi, bet vairāk par to, ka tā nav jādzīvo, tur nav jāpaliek. Un kad, teiksim, man liekas, ka vispār šo podkāstu mēs varētu saukt uzņemies atbildību, jo pilnīgi visās podkāstu sērijās mēs nonākam pie tā, ka uzņemsimies par sevi, savu ķermeni, savu seksualitāti, savu baudu atbildību un tiksim galā ar tām saviem zirnekļiem un čūskām, kas mums tur ir, lai mēs varētu sākt baudīt. Jo es noteikti, tā kā mums vēl bērns ir maziņš, un mēs esam vēl joprojām trešā bērna mazā bēbīšu posmā, un manam vīram ir bijušas 2 muguras operācijas, līdz ar to šī gada laikā mums seks ir bijis tieši uz rokas pirkstiem saskaitām. Un tas ir daudz. Tas ir daudz, jo 6 mēnešos no tiem, es teiktu 7, 8 mēnešos no tiem mēs nevarējām fiziski nodarboties ar seksu, bet kopumā vienkārši laikam tā, nezinu, es pēdējā laikā daudz par to domāju, par to savu attieksmi pret seksu, par to, ka tas vienmēr ir bijis pienākums, vienmēr ir bijis par to, ko citam cilvēkam, kā viņam, kā tad uzlabot mūsu seksuālo dzīvi, ka ļoti daudz man rodas jautājumi par to, kā tad uzlabot to manu seksuālo dzīvi. Jā, tas būtu tas jautājums, kuru būtu jāuzdod patiesībā, bet kuru mēs neuzdodam. Un īstenībā šeit varam atgriezties. Tu iesāki ar teikumu, ka mums ir tā ekspektācija, ka tad partneris uzminēs, ka viņš zinās, ka viņš sniegs. Un tas, kas notiek tajā brīdī mūsu prātā, mēs aizejam bērnībā, kur man ir 3, 4, 5 gadi. Mazās meitnītes. Jā, kur es, jo tad, kad mēs esam maziņi, kad mēs piedzimstam, mums ir tās pamatvajadzības. Un pamatvajadzība ir būt redzētam, dzirdētam, ka mani saprot, ka nolasa tās manas vajadzības, jo es tajā brīdī vēl nesaprotu viņas. Un tad ir tā ekspektācija, tātad, ka šis te pieaugušais vecāks, dieva vietā, kas mums ir, tā ir mūsu ka viņš nolasa tās mūsu vēlmes. Un pēc tam pieaugušā vecumā, tad, ja mēs neesam līdz galam dabūjuši to sajūtu, ka es drīkstu pieņemt lēmumus par sevi, mums vēl paliek tā ekspektācija, ka tad atnāk šis mistiskais tēls, kurš tā tad manā vietā pieņems lēmumus, un tā kā seks un seksualitāte ir tā tēma, kas ir bijusi aprakta zem paklāja, kuru mēs vispār nerunājam, un es jau nevaru sevi un nedrīkstu sevi just, tad es sagaidu, ka mans partneris izdarīs man, un tad tas nabaga partneris. Viņš saka, ko tu gribi? Es nezinu. Kā tu gribi? Es nezinu. Tas ir tik interesanti, jo es tiešām no savas pieredzes varu teikt, mēs neesam tur nekādi, nezinu, crazy seksa partneri, ka liekas tāds, yes, mums viss ir skaidrs, un mēs visu zinām un darām. Mēs joprojām, man liekas, ļoti, ļoti taustamies un meklējam to savu savienību, kas ir, man liekas, forši. Es priecājos, ka mēs vispār to darām, kad mēs kaut kur esam nonākuši pie tā. Bet, kā es saku, mēs esam kopā 17 gadus. Tas nozīmē, ka diezgan ilgu laiku tas seks ir bijis dīvains, jo tas ir bijis pienākuma seks, tas ir bijis tā kā man sāp, bet nekas, galvenais, lai viņš pabeidz, jo man ir bijuši ļoti daudz problēmas ar iekaisumiem un sēnītēm, tas ir sāpīgi, un mēs neesam izmantojuši lubrikantu pietiekoši daudz, un tas ir bijis tā, es bišķi pacietīšos, vēl tikai bišķi, ja? Un es tikai neparādīšu savam vīrietim, kad man bišķiņ sāp, bet, galvenais, lai viņš beidz, tas tā kā, jā. Un nenormāli interesanti, man liekas, ir tas, kad mēs varbūt nonācām pie tā mirkļa, kad tas vīrietis saka, kā tu gribi? Un tā stulbā sajūta, ko tu saki, es tiešām jūtos kā tāda maza meitnīte, kas saka, es nezinu. Jā. Un viņš saka, bet tā kā, kas tev patīk? Es nezinu.
Kur man tev pieskarties? Es nezinu. Kā tev šādi patīk? Tā kā pat neuzprašītās pateikt, nē. Vai, piemēram, es nezinu, pat vīrietis tevi, es negribu iet vīrietis sievietes, jo es super atvēru to, ka Dievs taču seksualitāte ir seksualitāte, un tā var būt ļoti plaša. Ar tām pašām problēmām saskarās gan vīrieši, tieši tā, un arī tās var būt divas lesbietes, kur arī tieši tāda viena sieviete vienkārši guļ, un otra viņu apmierina, un aptien to patīk, aptien, bišķi pacietīšos, gan jau šis drīz beigsies. Un man liekas, es ļoti ceru, ka, vismaz tas, ko esmu dzirdējis, ka lesbietes tomēr ir mazliet advancētāks tajā, ka viņas tomēr varbūt vienu otru labāk saprot, jo viņas ir divas sievietes un iespējams. Es tā izdomāju, protams. Tur varētu nākt fakts par to, ka tad mums kā sievietēm vispār ir tāda tā kā nedaudz bijība pret vīriešiem, pat ja tas ir mans tuvākais, mīļākais cilvēks, tomēr mēs esam bērnībā piedzīvojuši kaut kādas situācijas, kur, nezinu, tētis sadusmojas vai kāds cits vai uz ielas kaut kur, vai klases audzinātājs klases priekšā noārdās, un mēs saprotam, ka tātad es esmu maziņa un es nevaru sevi pasargāt pret vīrieti, jo vīrietis ir spēcīgāks, tā kā dara, ko gribi, bet viņš ir fiziski spēcīgāks. Ja mēs abi būsim pat iesim uz sporta zāli, mans vīrs ir spēcīgāks par mani. Jā, es tur tas neko nevaru izdarīt. Tā ir. Un es saprotu, ka, ja tas ir tā kā reizē, mums sievietēm ir sajūta, kā tas būtu tāds tā kā nezvērs, pret kuru mums visu laiku ir tā kā bišķiņa ar tādu pietāti, ka es nedrīkstu tam vīrietim pateikt kaut ko, jo varbūt viņš sadusmosies. Un šīs pārliecības ir nevis tāpēc, ka mans vīrs tāds ir, bet atkal tāpēc, ka varbūt man bija klases biedrs vai kaut kāda pieredze. Un tas ir tas, ko mums visur arī sabiedrībā, filmās, visur kur. Vai, nezinu, man bija 12, 13 gadi, 15 gadi gāju pa ielu tumsā, un aizmugurē kaut kāds tur mužiks tev kaut ko pasaka. Tās visas bailes iekšā glabājās. Un mēs savam partnerim bieži vien nepasakām, jo mums ir bail, ka, viņš sadusmosies. Es viņam likšu tagad justies mazvērtīgākam, un viņš tās mazvērtības dēļ tagad pēkšņi tu teiks, nē, viss tur man tas iekšējās bailes. Vispār tieši šajā sarunā iedomājos, atceros situāciju, kur mēs varbūt kā vecāki bieži vien nepamanam šīs bērnu robežas un mazliet viņas neaizsargājam situācijās. Un ne tāpēc, ka mēs tur gribam sliktu, bet vairāk to, ka tev liekas vienkārši, joks. Man bija, 12, 13, 14 gadi, un es biju izskatīga maza meitene. Un man tēta draugs vienreiz joka pēc pateica, ka aptuveni, es nebūtu precējies, tad es ar tevi apprecētos. Un tajā brīdī likās, visi pasmējās, visi baigi smieklīgi, bet tajā brīdī tas ir diezgan apdraudoši, jo tas ir pieaudzis vīrietis, kas tev pasaka to, ka, vispār es tevi iekāroju. Jā. Jo tu esi baigi smukiņā. Un neviens tā kā nepasaka to, ka, klausies, īstenībā šis nav ok. Jā. Varbūt nesaka to 12-gadīgai meitenei, kurā, clearly viņai ir ļoti jocīga sajūta par to, ka pieaudzis vīrietis gribētu viņu. Un par to, ja mēs paturpinam par to situāciju, kur man pieskārās tas ārsts, Kristīna pateica vienu ļoti tādu interesantu aspektu, kas varbūt man tajā brīdī bija tāds, ka Dievs, kā tu vari pateikt tā, bet vairāk domājot, es pie tā kā piekrītu. Tad, kad tu esi maziņš bērns, piemēram, tie paši, 5, 6 gadi, tev bijis kāda seksuāla pārdarīšana, tu patiešām esi bērns. Tev nav pašam nekāda baigā seksuālā ziņa, tev nebija nekāda interese, tev nebija nekāds prieks, ka viņš tev pieskārās, vai tas vienkārši ir, tu esi bērns, tu esi super neaizsargātā situācijā. Tā kā man bija 16 gadi, es jau tomēr biju bišķiņa attīstījusies un bišķiņa varbūt noķērus to savu seksualitāti un savu to sajūtu. Un viņa teica, kāpēc ir ļoti, ļoti grūti bieži par to runāt, tāpēc, ka ir šis clash par to, ka tu saproti, šis nav ok, bet tāpat laikā ir patīkam. Jo tev pievērš uzmanību vecāks vīrietis. Tu viņam patīc. Man tieši tāpatās skolā, sporta skolotājs, ik pa laikam, viņš man nekad nepieskārās, viņš neko nedarīja. Bet viņš man aicināja pie sevis istabiņā, un mēs sēdējām un pļāpājām. Un viņš man super kompliments izteica un ļoti daudz pievērs uzmanību. Un tajā brīdī ir tas milzīgais clash, ka tu no vienas puses priecājies, jo, pasties, es patīku sporta skolotājiem, bet no otras puses tu saproti to, ka kaut kas ok tajā visā situācijā nav. Un kas man vienkārši žēl kaut kādā ziņā, varbūt es nedomāju, ka man, protams, priecātos, būtu ritīgi forša sajūta, kad mēs visi to varētu izrunāt ar saviem vecākiem.
nevienmēr tas ir iespējams, nevienmēr tas tā notiek. Ne visiem vienmēr ir vecāki. Tā kā nevienmēr tās attiecības ir attīstītas līdz tam, ka tu varētu pateikt, hei, klausies, man tāda situācija skolā. Man sporta skolotājs visu laiku aicina pie sevis istabiņā, telpiņā maziņā, un mēs tur dzeram kafiju un aptuveni ēdam bulciņus, un viņš visu laiku man izsaka komplimentus. Tas nekas, ka viņam ir sieva un bērniņš tikko piedzimis un tā. Un es tā kā saprotu šobrīd kā pieaudzis cilvēks, kas tur ir noticis, bet tas pilnīgi noteikti nav fine, ja? Bet tas, ko man gribētos, kad būtu rītīgi forši, ka tiem bērniem, mūsu bērniem veidojas šīs te dziļās attiecības vienalga ar kādu citu cilvēku. Ja nezinu, ja tas nav vecāks, tā varianta tas tomēr ir vecāks, varbūt tā ir kaut kāda vecāka draugs vai draudzene, kur tev veidoja šīs te intīmās attiecības, kur tu jūties droši, vai tā ir krustmāte, vai tas ir kaut kāds, nezinu, omīte, opīts, vienalga. Bet, ka tev ir iespēja kaut kur to izstrādāt, jo tas, ko es esmu sapratusi, un tas, ko sapratusi par to, ka man terapeiti visu laiku atgādina, par to, ka trauma neveidojas obligāti no situācijas. Trauma veidojas no tā, ka tu kā bērns nespēji viņu apstrādāt. Tu nespēji atrast loģiku, kāpēc tas tā notika. Tev nav instrumentu. Tu neko nesaproti, kāpēc tas tā notika. Nu, tu taču neesi pieaudzis un nesaproti, kāpēc pieaudzis cilvēks tagad tā rīkojās. Un arī tajos 16 gados tavu smadzenes nav attīstījušās līdz galam, un tev no vienas puses forši, bet no otras puses saproti, kaut kas nav ok, bet tu nevari salikt to puzlīti kopā. Un tad, lai neveidotos traumasku pieredzi, tev tomēr ir jābūt kādam pieaugušajam, kas tā kā pavada un saka, ok, šeit ir tas notiek tāpēc, redz, cilvēki dara tā, tu rīkojies šādi un reku tā. Kas tā kā saliek to puzlīti un saprot, ok, labi, stulba situācija, baigi nepatīkam, bet tāpat laikā this makes sense. Tā kā es šito saprotu. Un tas man, protams, ar maniem bērniem, un tas nenozīmē, ka es eju terapijā, maniem bērniem nekad nebūs traumas, tās ir pilnīgas muļķības. Viņi ies terapijā tikai par droši vien citām lietām. Jā, tā kā galvenais apmaksāsim par krājiem naudu terapijā, ja? Bet tas, ko es vienkārši domāju, kad arī kādreiz satais sūdzes un sabļaujas bērniem un kaut kādas muļķības sarunāja tā tālāk, ir palīdzēt viņam tā kā iziet tam cauri kā pieaugušais cilvēks, viņam izstāstīt, kas tur notika, kā tas notika un kāpēc tas notika, un paskaidrot, ko tas ziņā, salikt to puzlīt kopā. Jā, tieši tā. Es pilnībā piekrītu, arī tāda trauma tieši tā arī veidojas. Viņa veidojas no tā, ka tu tajā brīdī nesaproti, kas notika un kā uz to reaģēt. Tu tā kā iesprūsti tajā situācijā, un tev tas mazais iekšējais bērns iesprūdis tajā situācijā, un viņš tev visu laiku velkās līdzi. Un tev tur tādi 200 mazi bērni iesprūduši situācijās velkās līdzi. Un kamēr tev ir 20 gadi, viss ir normāli. Yeah. Bet tad, kad tev ir 35 un ja tev ir jau 3 bērni, tad tanī brīdī sāk problēma rasties, jo tev ir vēl 3 bērni, ir vīrs, un tad šie tavi 200 bērni, viņi vienkārši sāk, un tu vairs netiec galā, un tev ir tāds, principā, ceļš uz depresiju un uz izdegšanu. Jā, un atkal Pasaules veselības organizācijas tā instrukcija par to, ko ar bērnu darīt, ir tieši tā, mācīt, skaidrot, un tam pat nav tik daudz sakara vispār ar seksu, kā mēs, kā pieauguši cilvēki saprotam, ka mums tur bērnam kaut kas jāskaidro. Nē, līdz 5 gadu vecumam tu vienkārši bērnam iemāci, kādi ir nosaukumi viņa dzimuma orgāniem, tieši tā vulva un loceklis, kad tas ir tas pats, kas rekur tavs deguns un tavi māti un vispārējais. Un viņš tur ir. Jā, un viņš tur ir. Neizliksimies, ka viņš tur nav. Jā, tieši tā. Tikai tāpēc, ka mums ir grūti par to runāt ar viņu. Un tad tajā vecumā var mācīt tātad par šīm te robežām, ka ja tev kaut kas nepatīk, tu saki. Un tad pamazām, tad nākamajam vecuma posmam tu jau būvē kaut ko bišķiņ klāt, vēl kaut ko būvē klāt, un tikai no 12, 13 gadiem tu sāc varbūt runāt vairāk par tās pašas robežas turpini, par to, ka tur nav attiecībās, ja notiek tās vai šitais, par seksu paskaidrot, tad reāli, ko es daru ar saviem bērniem. Es atrodu internetā YouTube video, multenus, kas ir bērniem paredzētus, un es ar viņiem kopā skatos, un tad mēs pārrunājam, kas tur bija, un es to daru ik pa pāris gadiem, un es vēroju, kā mainās viņu pašu tā kā domāšana, ko viņi tagad jauna tur saskata. Jo viņi neuztver, man piemēram arī mums Rūdz arī atrada prezervatīvus, un viņš saka, kas tas tāds? Un, protams, ka mēs kā vecāki paliekam malā, jā, nekas, liec apakaļ. Un tieši tāpatās par manām rotaļlietām, man viņas stāv skapītī, un man bērni pa laikam ir izvilkuši ārā, un viņas vibrina pa mali, un tā es viņiem saku, tā ir mana robeža, tā ir mana lieta. Ja? Kam tagad es jums neskaidrošu? Man nav daudz lietas mājās, kurām es jums neļauju pieskarties, vai neļauju viņas ņemt. Tās ir manas lietas. Šobrīd jums nepaskaidrošu, bet tas ir mans. Ja? Un mēs viņu atliekam atpakaļ manā skapītī. Zini, kas ir labākā, šodien arī, ir Instagramā viens konts, kur sievietei ir kaut kur ap 1 miljons vairāk sekotāji no Amerikas, es pieņemu. Un viņa ir izbijusies sex educator, un viņa dod padomus vecākiem, kā ar bērniem runāt par dažādām seksualitātes tēmām.
Un viņa saka, tad, kad tev bērns prasa, kas tas ir, tu saki, kā tev šķiet, kas tas ir? Un tādā veidā tu paglābi sevi, jo tas bērns, viņš tev paskaidro, man likās, ka tas ir tur kaut kāda tur masāžas ierīce tev tur galvai. Jā. Nē, tā ir masāžas ierīce. Tā ir masāžas ierīce, bet tas ir pieaugušajiem. Vai, māmu, kas tas tāds ir? Kā tev šķiet, kas tas ir? Es nezinu, tā izstās pēc matu gumijas. Tas ir prezervatīvs, bet tā kā, jā. Un tev nav jāiet detaļās, jāpaskaidro, tu vienkārši vari nosaukt. Un tā var būt dažādas situācijas, kur bērns tev pat paprasa kaut kādu super, mega briesmīgu jautājumu, kur tu liekas, pļāviens, es tagad nesaprotu, kā atbildēt. Vienmēr pajautā pretī, kā tev šķiet, kas tas ir? Un izrādās, ka viņš vispār domā, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, un viņu pat neinteresē. Tīpaši, ja viņam ir 7, 5 gadi, viņam tā kā nav nemazākās intereses un sapratnes par to, ka tagad redz, tās būs mammas rotaļlietas. Un par to prezervatīvu bija tā, ka vienkārši tas, pie kā mēs nonācām, ka mēs sakam, ka tā ir tāda kā gumija, ko mēs ar tēti izmantojam, lai mēs nebūtu tagad šobrīd vēl viens bērniņš. Un tajā brīdī liekas, ka Dievs, kā tad tā gumija tiek lietot un kā tad tie bērniņi rodas. Nekad tagad saka, tie jautājumi nav tālāk radušies. Vienīgais, kas viņam bija, ko viņš nāca, bet mammu, es taču dzimšanas dienā tev prasīju vēl vienu māsiņu vai brālīti. Un viņam bija tas vienkārši, kāpēc jūs izmantojat šo? Kā jūs atļaujaties izdarīt izvēli? Es taču prasīju, dzimšanas dienā. Un tad līdz ar to beigās mēs pārgājām pie tā, kad mēs šobrīd vēl vienu bērniņu nevis negribam, bet šobrīd mamma un tētis bišķinās atpūtīsies, Mums vajadzīgs laiks, un mēs īstenībā pārgājām beigās par to brālīšu māsiņu tēmu, kaut gan mums ir maziņš brālītis. Tā, ka mums nav brālīši, mums ir 3 brālīši. Bet tas viņam ir aktuāls jautājums, un tas jautājums ir pilnīgi tā kā apslāpējums, ne apslāpējums, bet vienkārši nolikams malā, un jo viņš paliks vecāks, jo mēs vairāk varam par to runāt. Un, piemēram, mani bērni, mazais nē, bet 7-gadnieks ir redzējis video, kurā man dzimst 2. bērns, un dzimst arī 3. bērns. Jo man vienkārši, es nedomāju, ka visiem tā ir jādara. Man vienkārši ir šausmīgi svarīgi, ka mani puiši ieiet attiecībās pēc tam, kā zinoši vīrieši. Kā vīrieši, kas saprot, ka tie bērniņi nāk no turienes un kā tas izstās un kāpēc viņam ir asintiņas apkārt un kas tad tur pēc tā bērniņa nāk ārā, ka tā ir placenta. Man liekas, protams, robežās, lai bērnam nav traumatiski un tā tālāk, tāpēc man bērni kaut kā ir sanācis, ka beigās viņi nepiedalās dzemdībās, jo tas var būt bišķiņ traumatiski, bet viņi ir noskatījušies bez skaņas. Bez skaņas, jo ar skaņu es domāju, ka viņi vienkārši šausmīgi nobītos. Bet bez skaņas un klusi un mierīgi viņi vienkārši paskatās to, ka, tad bērniņi nāk no turienes. Interesanti. Jā. Un mēs tur arī praktiski arī esam apstājušies. Mēs neesam izrunājuši, kā tie bērniņi nonāk iekšā. Bet kopumā viņi saprot, kā viņi nāk ārā. Un tad tagad saki, pa bišķītim, vienreiz viņš nostās, otrais viņš nostās, trešo reizi, un katru reizi viņam veidojas jau advancētāki jautājumi. Tā brīža viņa tā kā uztveres spējām. Tas, ko viņš vispār brīdī ir spējīgs uztvert, jā. Pirms mēs ķeramies pie bērniem, jo tā ir, mēs jau uzreiz runājam, tā ir kutlīga tēma, un droši vien, ka mani gribēs cancelot par to, kā es par to runāju, un kā vispār aktīvs, bērnu un seks, fu. Un es ceru, bet mēs tam pieskarsimies, jo man tas ir svarīgi, un man liekas, ka par to ir svarīgi runāt. Bet pirms mēs nonākam pie tā, mēs varam atgriezties pie tā sajūtas par to, ka mēs kā mazas meitnītes nezinām, kas mums patīk, nezinām, ko mēs gribam, un kurš tad vai pateiks priekšā, un kur tad atnāks kāds uzspiedīs īsto pogu, un tad būs tas eksplozīvais orgasms, kur tā kā notiks tā visa lieta. Man bija interesanti, ka man liekas, 30 gadi. Mēs ar Andi braucām 2 ceļojumā pēc bērna piedzimšanas, bija viņam 2 gadi, un mums bija tā sajūta, ka we made it! Mēs to izdarījām. Mēs esam izgājuši varbūt tam trakākajam posmam cauri. Bērniņus vairs nebaroju, tā kā liekas, viss. Un mēs aizbraucām 2 es teiktu, 2 ceļojumā, seksa ceļojumā ar vīru 2 uz Taizemi. Un mēs tā arī bijām noplānojuši, ka mēs tā kā vienkārši gribam. Mums nav nekāda plāna. Mēs gribam gulēt, cik gribam, mēs varam mīlēties, kad mēs gribam, cikos gribam, kā gribam un kur gribam. Mēs varam arī to nedarīt. Nebija obligāti spiediens, ka tik mēs mīlēsimies, jo man sākās vienā brīdī iekaisumi no mīlēšanās. Jā. Bet tad, domājam, gribam ēst, gribam vienkārši čilot un atpūsties un vienkārši pabūt bez bērna un vienkārši pabūt viens ar otru. Un es tajā ceļojumā sāku lasīt grāmatas, man liekas, ka viņi saucās, tā angliski es lasīju, paskatīšos, un es droši vien ielikšu šīs grāmatas, kuras es lasīju pēc tam aprakstos. Bet viņas bija praktiski par sievietes baudu, par sievietes fizioloģiju. Mīli, kāda esi, come as you are?
come as you are. Jā, Latvijā arī tāda mīli kāda esi. Mīli kāda esi. Tad come as you are, man liekas, angliski bišķiņ labāk, tā kā come ir arī pabeigt, tā kā sasniegt orgasmu. Un tad es reāli lasīju cauri, un es lasīju ar milzīgu pārsteigumu. Man bija 30 gadi, un es izlasīju ļoti daudz lietas, kuras es nezināju ne par savu ķermeni, ne par, tā kā, piemēram, interesantu lietu. Ka viens, mēs saprotam, klitors ir ļoti, ļoti piepildīts ar nervu galiem un tā tālāk. Bet tad man interesantākā lieta likās tas, kāpēc katrai sievietei ir pilnīgi atšķirīga vieta, kur viņai patiesībā ir baudīgāk, labāk reisā, apakšā, augšā, virsū un tā tālāk, ir tāpēc, ka šie te nervu gali ir katrai sievietei izvietoti dažādās vietās, dažādās pozīcijās, dažādos mezglojumos. Tajā brīdī man vienkārši tā kā es jutos stulbi, tāpēc, ka es biju pieaugusi sieviete ar bērnu, un es šīs lietas nezināju par sevi. Un tur es lasīju ļoti, ļoti, ļoti daudz ko es vispār nezināju par sevi. Lasīju skaļi savam vīram, teicu, paskat tik interesanti, ne? Un tad bija forši, ka mums bija tas laiks divatā, kur mēs varējām to visu arī izmēģināt, saprast, kur tad tie nervu gali ir izvietot. Un tieši no tā ceļojuma es esmu viņus atradusi, un es tagad zinu, kurā pusē, kurā labā, kurā kvadrantā, kur man ir tā vieta, kur patiesībā ir vispatīkamāk. Jā, un atkal tās ekspektācijas, ka liekas, ka visiem ir jābūt vienādi, un ar mani kaut kas nav kārtībā. Jā, jo vīriešiem ir kaut kādā ziņā vienkāršāk. Viņam ir šis loceklis. Viņu pakustina, viņš saceļās, viņš paliek stingrs un ciets, un viņš arī no viņa, tas viss notiek ap to locekli. Tas nenozīmē, protams, ka vīrietim vienīgā bauda ir ap locekli, es tā nedomāju. Bet kaut kādā ziņā ir bišķiņ vienkāršāk, jo ir šī te poga, kur tu vari paraustīt. Dzimuma orgāni ir nenormāli komplicēti, tur ir ļoti, ļoti daudz aspekti, kas nosaka, kā sieviete to baudu sajutīs, un nebūs tā, man tieši nesen viena sakotāja uzrakstīja anonīmo jautājumu, ka viņa nekad, tad, kad viņa pašapmierinās, viņa nejūt savu klitoru, un ka viņa, ļauj savam partnerim sniegt savu orālo seksu, bet viņa īstenībā nemaz neko nejūt tajā brīdī. Jā. Un tad man bija tik daudz jautājumu, es domāju, bļāviens, tas nozīmē tātad viens ir šis te, ka ir tie nervu gali un ka mums ir tā ekspektācija, ka ir kaut kāda konkrēta sajūta konkrētā vietā. Šitā viņu berzēs un tad viss notiks, jā? Jā, bet īstenībā varbūt tā mana zona ir šeit, rokas iekšpuse. Varbūt tas ir tas, kas man sagādās orgasmu, bet es jau to pat neiedomājos, ka es tā varētu eksperimentēt, jo ir tā ekspektācija. Es skatos pornogrāfiju, visās filmās visur tiek parādīts, ka tātad klitorāla stimulācija tas ir šitā, un tad sieviete reaģēs šitā, un vīrietim ir jādara šitā, un tas ir vienīgais scenārijs, kādā mēs drīkstam būt. Tie ir vēl miljoniem scenāriju. Tieši tā, un ir sievietes, kurām patīk pieskarties krūtsgaliem, un man viņi ir vienkārši nam. Viņi nav. Tāds sajūt, viņiem skaries, cik grib. Neko nejūt. Un man ir draudzes, kas ir stāstījuši, ka praktiski viņas var sasniegt orgasmu tikai un vienīgi pieskaroties saviem krūtsgaliem. Un tas ir tik interesanti, ka, ja tu to nezini, tu to nevar pateikt savam vīrietim. Ja tu nevar pateikt to savam vīrietim, tad tas seks tāds arī ir. Pamīlējos, viss forši, mums notika reku loceklis, reku vagīna, viņi sagāja kopā, bišķiņ paberzējāmies, nebija jau slikti, jo es domāju, ka lielākoties, ka sievietes nonāk pie tā, kad viņas pamīlējās, forši, tā kā, fine. Bija ok, vai ne? Bet kaut kas jau tur bija ok, vai ne? Nav jau tā, ka pilnīgi es ļoti ceru, ka sievietes nenodarbojas ar seksu. Es dzirdu arī, tiešām ir tā, ka ar sakostiem zobiem un tā kā pilnīgi nekāda bauda. Jā, tur mēs varam pagriezties pie tā, ka mums ir jāmācās savas robežas, savas ķermenis, savas robežas un uzņemties atbildību par to, ka nav mums jānodarbojas ar seksu caur sāpēm un caur to. Es tā ļoti ceru, ka mēs varam kolektīvi nonākt pie tā, ka tā nevajadzētu būt. Nevis nevajadzētu, bet tā, ejam uz to, ka tā nav. Jā. Bet tas, ko es vienkārši domāju, ka, piemēram, arī viena sieviete arī rakstīja par to klasisko jautājumu. Es neesmu nekad sasniegusi orgasmu, nodarbojoties ar vīrieti, ar seksu tajā brīdī, ka mums ir šis te fiziskais, penetratīvais seks. Jā. Un man patīk arī tajā grāmatā, un to arī es uzsvēru to, ka ir ļoti maz procents sieviešu, kaut kāds noteikts cilvēku skaits, sieviešu skaits, kas patiesībā spēja sasniegt orgasmu, un tas tā, lai visiem ir mierīgi un tā tālāk. Es arī nespēju sasniegt orgasmu penetratīvajā seksā. Man tas nestrādā. Jā. Līdz ar to tā kā normalizēsim
to, ka tas vienkārši, tas nenozīmē, ka penetrīva vai seks nav forši un patīkams, un man pat, tad, kad es neesmu beigus, nav tāda, man īstenībā ļoti patīk tāpat vienkārši pamīlēties pat tad, ka man nav bijis fiziskais orgasms. Kas ir riktīgi forši. Koncentrēties uz baudu, kas man rada baudu, un tas orgasms nenosaka to, vai man bija kvalitatīvs seks. Tieši tā. Un vienkārši man patīk tas, ka tādā veidā lasot kādu grāmatu, tu vari īstenībā izzināt sievietes fizioloģiju un bišķņās saprast to, kur tad tās podziņas aptuveni vispār varētu būt. Kur viņas meklēt. Protams, to var darīt ne grāmatā, bet darīt ar tevi, ar kādu citu cilvēku. Tās opcijas ir ļoti daudz dažādas, un es ļoti ceru, ka mēs caur šo sarunu iedosim to sajūtu, kad ir ok viņas meklēt, un ja negribās runāt ar citu cilvēku, tu vari klusu un mierīgi lasīt savu grāmatiņu un mēģināt vienkārši saprast sevi. Jā, un tā ir ļoti labi. Tas mīl kā desa, kā mēs jūrā, tā ir perfekta grāmata tieši tam. Man ir vēl viena, man ir vēl viena grāmata, kas ir mega liela. Amerikā viņa skaitās ļoti tā kā visi viņu zina, kur vari pastīties. Tā ir grāmata, kas paskaidro pilnīgi visu par seksu. Tur ir sīki, smalki detaļās aprakstīts, kādi mūsu dzimuma orgāni, no kā viņi sastāv, kas tur notiek, cik komplicētas ir. Te, kur ir pat kaut kādus attēlus. Es atvēru ļoti forši par lubrikantiem. Ļoti labi. Friction burns from sex lube. Vienkārši nice. Tur ir tādās detaļās paskaidrots. Es lasīju, man nekas, es vēl visu to grāmatu neesmu izlasījis, jo vienkārši man ir tik daudz grāmatu, kas jālasa, bet fantastiska grāmata, kuru būtu tā kā tāds lietošanas pamācība tavam ķermenim, tad, kad runa ir par seksu un par tīri tādām fizioloģiskām lietām, kā tad tas ķermenis funkcionē. Jā. Tur arī visādas tehnikas, tur viss kaut kas ir iekšā. Šo grāmatu arī es varu kā linku pēc tam atsūtīt. Baigi forši. Man patīk, kas vēl ir aplikācija OnGS. Jā, OnGS, jā. Tā arī bija aplikācija, kur mēs šajā savā seksa ceļojumā atvērām un sākām vispār skatīties. Un, es vienkārši gribētu, lai mēs tā kā normalizējam vispār, skatīties, kā sievietes sev pieskarās, kad mēs esam tik ļoti fizioloģiski dažādas un atšķirīgas. Un tā ir aplikācija, un viss tā mājaslapa ir būvēta uz to, kad sievietes dalās ar dažādām tehnikām. Tur ir sadalīts viss par tehnikām, tā kā, ja gribās attīstīt to savu baudu, vismaz pameklēt, kur tad tā bauda varētu būt. Tas bija, man liekas, brīnišķīgs tūlis, kur ieiet iekšā, jo tu pamēģini to, tad pamēģini šitā. Tur ir ok, tā kā šāda tehnika, tu pamēģini to, nē, tas man nestrādā. Tas ir reāli video ar paraugu demonstrējumiem, nevis tikai tev tur stāsta, bet tu vari paskatīties reāli un saprast, ok, es tur daru varbūt nepareizi, kur ir tāda opcija. Jā, un tad tās opcijas ir tik ļoti daudz dažādas, ka tu praktiski caur to menu, tu aizēji uz restorānu, un tajā menu tu atradīsi to savu vienu vegāno versiju, ja? Nav tā, ka šeit šajā restorānā vegānu versiju vispār nevar dabūt, ka tās opcijas ir tik daudz un dažādas, un varbūt paver to iespēju, ko nozīmē pieskarties. Tur lielākoties ir pieskaršanās sev, tā kā tu vairāk koncentrējies uz sevi, protams, ka tu vari iesaistīt partneri un kaut kādā brīdī, protams, iedot to informāciju, kā tev patīk, man patīk šitā, kas ir, man liekas, skaisti, bet pirms tad doties, tas bija tas, ko es, tad, kad es ieliku Instagramā, es teicu, pirms seksa ar citu, sākam ar seksu ar sevi, un liela daļa no cilvēkiem saprata to burtiski, ka pirms man ir seks ar citu, es tagad bišķņās pamīlēšos ar sevi, vai es pamasturbēšu, vai tur izmantošu rotaļlietu vai ko citu, kas arī ir forši. Jā, tas ir noderīgi. Man liekas, tas ir rītīgi forši, un man gribētos vairāk, ka mēs varbūt arī normalizējam sarunā ar vīrieti, kad vīrietis saprot, ka rotaļlietas nav ienaidnieks, tas ir palīgs, kas var tikai un vienīgi palīdzēt radīt vienkārši foršu miedarbību un daudz foršāku to seksa sajūtu kopumā. Atvieglot procesu, jo no bērnības ir šīs atšķirības veidojušās, vīrietim ir tā vieglāk iedarbināt to pogu, sievietei ir ilgāk, un tad mēs varam veltīt stundu, pusotru tātad pirms tam, vai arī mēs varam izmantot rotaļlietas, kas šo procesu padarīs ātrāk. Tieši tā, un citreiz ir tā, ka vienkārši man vīrs vien saka, viņš gribētu man palīdzēt sasniegt orgasmu, un es viņam saku,
baigi vēls. Es vienkārši zinu, ka tas neaizņems 5 minūtes. Ar rotaļlietu man tas aizņem nepārspīlēts reiz 30 sekundes vai 1 minūti. Īpaši ar womanizeru. Jā. Womanizer zaķītis, tā kā, kas ir tas ir vēl tas, un ir draudzīgāks un mazāk draudzīgas opcijas. Man ir arī tāds maziņš, man vīrs uzdāvināja tādu mazu buletu, kas reāli ir diezgan spēcīgs un forši un tā tālāk, bet to var paņemt kā lūpkrās līdzi arī somiņā. Jā. Un es esmu arī viņu ņēmus līdzi dažādās situācijās, un es arī pastāstīt, varbūt padalīties, kuras viņu izmantoja kaut kādās situācijās, kas viņu ņem līdzi. Bet tas vienkārši ir citreiz tā, ka baigi vēls, rītā ir jāatceļās. Es tiešām gribētu, vai būsim reāli. Man nav 40 minūtes šobrīd, lai es sasniegtu orgasmu ar tevi. Mēs varam īstenībā ļoti labprāt vienkārši pamīlējos bez mana orgasmu, jo es neuzskatu. Es beidzot priecājos, ka esmu nonākusi pie sajūtas, ka seks ir labs arī tad, kad man nav orgasma, tā kā šī te viena situācija. Un tas arī parāda to, ka tu esi ļoti daudz arī strādājis ar sevi, jo lielākā daļa sieviešu nespēja baudīt to penetrācijas daļu, un tas ir kaut kas, ko es mācu meistarklasēs. Meistarklasē par vīriešu baudas mācu, kā sievietei tā kā aktivizēt savu māksti, lai viņa var izbaudīt to procesu, jo lielākā daļa sieviešu neizbauda to procesu. Viņām tas ir tā kā tāds sākumā ir klitorālā stimulācija, un pēc tam ir vajadzīga klitorālā stimulācija, jo procesa vidū vīrietis jau parasti nezina, ka tas klitors tur ir jāstimulē, tad mēs tā kā pieciešam, un tad pēc tam mums ir tas mūsu orgasms. Tā kā tas parāda to, cik daudz tu esi ar sevi strādājis, lai tu varētu tiešām baudīt arī penetratīvā seksa laikā, un ka ir tā sajūta, un ka tu tātad esi jau bijis pietiekami uzbudināta, un tātad malači. Es teiktu, tas, kur es esmu bijis, kādreiz, man ir šausmīgas grūtības varbūt būt tādās vidēs, kur ir šausmīgi tāda uzspiesti, tagad mēs esam sievietes, un mēs tā kā guļam, kā esam kleitās. Un es uz tādu vietu biju aizgājis, tā kā man bija 4-5 gadi, un mēs Rīgā ir droši vien daudz tādas vietas, bet arī tur es neatceros, tur bija pa sievietes iegurni un baudu un tā tālāk. Un tā īstenībā bija vieta, kur es tā kā bišķiņi sapratu to, kad uzsildot iegurni, bet īstenībā pat arī, vienkārši daudz fizioloģiskas lietas, kuras tu saproti to, kurā brīdī palielinās bauda, kad, teiksim, tur ir visi asinsvadi tā kā sakustināti, un tur viss ir silts un foršs un mitrs un patīkams, un tur, bet tiešām dabūt īstenībā ļoti foršu patīkamu sajūtu vienkārši no tā procesa kā tāda, ka tas seks. Bet es nezinu, vai es gribu tur doties, tāpēc, ka man šausmīgi pašai interesē skvirtošana. Tas ir kaut kas, ko, protams, arī pornogrāfijā atved pakrata sievieti, un viņai viss iet pa gaisu. Un vai ir tā, ka tas arī ir tikai, tas ir reāls mans jautājums, jo es patiešām nezinu, man tas liekas interesanti, man tas liekas kaut kādā ziņā seksīgi, bet vai ir tā, ka, to droši vien var teikt, skvirtošana ir šķidruma izšļākšanās no urīņa pūšļa, ka tas ir kaut kas līdzīgs orgasmam, bet ne līdz galam orgasms, bet tā kā tāda ļoti, ļoti patīkama kulminējoša sajūta, kuras procesā izšļācās šis šķidrums, un teorētiski var tādus arī vairākus pēc kārtas sasniegt, viņu var sasniegt arī seksa laikā, bet tur ir ļoti jāsaprot savs ķermenis, lai es zinātu, ka tas ir to var sasniegt. Tas ir ļoti labs jautājums, jo, redzi, tad, kad ir taisīti kaut kādi pētījumi, tad saka, nē, visas sievietes nevar sasniegt. Bet tad, kā no otras puses, ja sieviete savu ķermeni nepārzina, viņa nezina, kas ir jādara, viņas maksa nav aktivizēta, viņai nav, nekas vispār nav darīts, tad viņa arī nesasniegs. Tas, ko es esmu pieredzējusi, ir sievietes, kuras nav sasniegušas, un tad, ja viņas sāk darboties un iepazīst savu ķermeni, ka tad viņas sasniedz. Bet es nevaru pateikt, ka vienkārši interesanti tas, ka tas ir atvērts. Nav tā, ka, piemēram, penetratīvajā seksā orgasmu var sasniegt kaut kāds noteikts procents, un tas ir saistīts ar to, kuru un kā atrodas šie nervu gali. Un viņi tev var būt izteiksmīgāk kaut kādā noteiktā zonā, un viņi var būt neizteiksmīgāk. Es tā saprotu. Un atkal ir tieši tas pats fakts. Tad, kad ir šis te pētījums kā tāds, pieņemsim, taisīts. Pētījumi par sievietes baudas tieši tik maz un tik gaužām grūti. Ja mēs paņemam 1000 sievietes un mēs viņām pajautājam, vai tu vari sasniegt orgasmu penetratīvā seksa laikā, tad 80% teiks nē. Bet tie 80% arī nekad nav strādājuši ar savu iegurni. Viņas vispār nezina, ka ir opcija kaut ko padarīt. Un es zinu, ka es tad esmu no tām sievietēm, kura nevar sasniegt orgasmu penetratīvā seksa laikā. Pieņemsim, ka tu esi darījis visu, ko vajag izdarīt. Es esmu darījusi, tāpat laikā es zinu, ka es esmu procesā un es vēl joprojām mācos. Un tas
ko es esmu pamanījusi, ka tas, kas bija pirms 2 gadiem un tas, kas ir tagad, es seksu izbaudu krietni vairāk. Tad varbūt tas man arī ir gaisma tuneļa galā, jo es pilnīgi noteikti varu teikt, ka pirms 10, 15, 10 gadiem pilnīgi noteikti es neizbaudīju seksu, tā kā penetratīvo seksu kā tādu, pilnīgi noteikti neizbaudīju ne uz pusi tā kā tagad, tā kā varbūt ir iespējams tur kaut kur nonākt pie tā, kad es tā kā mācu meistarklasē, kā to darīt, es gan vīriešiem, gan sievietēm mācu, tātad, kas ir tie procesi, ko darīt. Pati maksāšu. Nesatraucieties, Elīna, neko ne. Mēs ar citu vīru domājam, ka mēs gribam paņemt privāto sesiju. Tie ir vienkārši tā kā sev. Bet es saprotu, ka es tik maz zinu par sevi. Es tā jau it kā daudz zinu, tagad saka, redzi, cepur nost. Forši, jā, es priecājos par tām lietām, ko esmu uzzinājusi, bet vēl joprojām ir vienkārši tik daudz melnie caurumi, kuros vispār neesmu ieskatījusies un atvērus un nerunājot vispār par kaut kādām fantāzijām un tā tālāk. Tas vispār, man liekas, ir pilnīgs melnais caurums, kurus savam vīram, savam mīļotajam cilvēkam, kurš ir atvērts, brīvs, viņš man mīl un pieņem, un viņš nekad mūžā nepateikt, jebkam, ko es pateiktu, varētu viņam pateikt, es nezinu, ievāzīšu tavu kāju pirkstu dibenā, vai vienalga, viņu pamēģinām, labi, paskatīsimies, ja? Bet vēl joprojām man ir grūtības un tā kā verbalizēt un pateikt, es jūtos kā tāda maza meitene, kas nevar pateikt, ka man īstenībā rītīgi uzbudina tas, un man šausmīgi patīk skatīties to un šito. Vēl joprojām tas viss ir tāds, es saku, piepildīts ar šo to mazās meitenes enerģiju. Es te aizslēgtām durtiņām, ka tik neviens neredz, ja? Visu uz inkognito, ka tik neviens neierauga, ka es kaut ko esmu skatījusies, un kur nu vēl ko skatīsies. Tā kauna sajūta ķermenis, man nevar sajust, vai ne? Tā kā tā slēpšanās, Tā slēpšanās tieši tā zem tumsā, zem sagām un tā tālāk, ka tik neviens neredz. Šis atkal ir. Tā ir atslēga uz tavu sirdi kaut kādā ziņā. Tieši tā slēpšanās daļa, to var izmantot kā komponenti kaut kā seksā iekšā, jo tas tāda bišķiņa tabū sajūta un tā tālāk, tas var arī uzbudināt un tur var atrast kaut kādus veidus, kā ar to miedarboties. Un šī te... Tev es teicu, vai ne, no bērnības visu veidot to mūsu iekāru un veidot tas, kā mēs miedarbosimies ar pasauli un ar seksu. Un tieši fantāzijas, man ir ļoti daudz uzdevumu, kas ir saistīti tieši ar fantāzijām, tieši caur fantāzijām un labākajām pieredzēm mēs meklējam individuāli ar katru klientu, kas ir tava atslēdziņa, kas ir tavs klikšķis, kas ir tas, kas, vai ja šitas notiks, tad man vienkārši automātiski ķermenis ieslēdzās. Un mums visiem ir tādas atslēgas. Un tas nozīmē, ka obligāti fantāzija, tas, ko mēs skatāmies, nezinu, pornogrāfijā, es arī skatos. Man patīk, es nezinu, citiem cilvēkiem nepatīk, viss kind of fine. Bet tas, ko mēs skatāmies, nenozīmē, ka mums ir 1 uz 1 jāuztais tieši tas pats mūsu... Tev patīk, nezinu, skatīties, kā 2 vīrieši nodarbojas ar seksu ar 1 sievieti, bet tu tā kā nedomā, ka patiesībā tev gribētos. Bet tur ir informācija, ko tu varētu sameklēt, un izmantot savā pieredzē, kaut vai to pašu vienu partneri, Jā, tieši tā. Jo tur ir iekšā tādas mūsu tā kā pamata vajadzības apslēptas, tas core desires, tas, kas ir tas pati tāda esence, un tad, ja mēs to paņemam, tad mēs to varam izmantot tātad seksā ar savu partneri, it īpaši, mēs vēl to nokomunicējam, bet tur ir jāatrod, tātad, kas ir tas, pēc kā es tiecos, kas tā ir par sajūtu manā ķermenī, kura tur īstenībā slēpjās, un tad atrast veidu, kā es ar partneri varu to pašu sajūtu dabūt. Tik ideja. Tas ir 1 uz 1 tieši pašu, ko es daru kursā ar sajūtu un stilu karti, ka tev jāstais bildes, un jo tu trakāk var pastīties tajās bildēs, kas patiesībā tev ritīgi patīk, tev nav jātais tāda paša stila sajūta, ko tu redz tajās bildēs, bet tu vari atrast informāciju. Praktiski 1 uz 1 tikai vienkārši tas, ka tu mēģini atslēgt tā kā to informāciju, atslēgt tādā ziņā, nevis atslēgt, noslēgt, bet atslēgt ar atslēdziņu, ieraudzīt, ko tu patiesībā vēlies un kā tu vari uzlabot savu to seksuālo dzīvi. Bet tas, ko man gribētos lielu uzsvaru likt, ir nevis seksuālo dzīvi ar citu cilvēku. Tas ir partneris vai partneri, vai es nezinu, vienalga, kā tas izskatās. Bet, man liekas, man tiešām tā pēdējā dziļā sajūta ir par to, kad foršs seks ir tad, kad man gribās seksu ar sevi, ka man gribās baudu. Un tā kā salīdzinoši nesen, tā kā gadu laikā man ir piedzimis augusts, protams, pēc bērnu piedzimšanas tas, kāda akmeņa sajūta ir pēc tam, es
es tā kā nevaru, visas sievietes, kas to ir pieredzējuši, zinās to. Galvenais, protams, tajā akmenī nepalikt, jo ir diezgan viegli tur arī palikt, ka tu vienkārši liekas, tur viss ir miris. Tā sajūta, kad tev neinteresē nekas saistībā ar baudu. Un man tas lielais tā atslēga parasti ir, ja es neesmu pat iedomājusies par masturbēšanu, neiet runa par to, ka es to daru vai nē, bet iedomājusies. Ja es neesmu par to iedomājusies, tad seks patiesībā manā gadījumā nebūs nekas baigi foršs, tāpēc, kad man nav nekāda tā sajūta iekārtas, tas virziens. Jā. Tas nenozīmē, protams, ka mums ir vienmēr jāsēž un jāgaida, kad tad atnāks. Ir daudz lietas, ko mēs varam darīt lietas labā, lai viņi atnāk. Bet es daudz arī esmu ar savu vīru runājusi par to, kad teiksim, mēs runājam par to, saņemšos, bišķiņi pamīlēšos, vajag, ja te teica un tā tālāk, reku, Elīna seksologs, seksterapeits teica, ka man tagad ir jāiet un seksa kočs, piedod. Tagad ir, es piedodu. Tā kā man ir jāiet un mums vienreiz nedēļā jābūt seksam. Man nepatīk, man šausmīgi nāk miegs, piemiedz acis un notiks, ja? Tas, ko mēs esam nonākuši pie tās kopējās sajūtas kā pāris, ir, kad nav jau tā, ka tam vīrietim baigi patīkams ir tāds seks. Protams, fizioloģiski, jā, viņš izlādējās, bet tīri connections jau neveidojās, tāpēc, ka tu tur negribi būt. Es, sieviete, tur nevēlos būt. Es to daru tikai tāpēc, ka viņam vajag. Un ja mēs nonākam pie tādas dziļas un labas partnerības, ko mēs tagad arī ar Andi ļoti daudz runājam un ļoti daudz strādājam pie tā, lai mums tā partnerība, nevis eksistēšana, nevis būt diviem maziem jauniešiem, 17-gadīgiem, kas vienkārši vispār neko nesaprot par seksu, bet diviem pieaugušiem cilvēkiem, kas grib būt partnerībā. Un partnerībā seks, kurā sieviete patiesībā nevēlas tur būt, un seksa laikā nenoķer to sajūtu, es īstenībā baigi forši, ja? Jo tā arī var būt. Tā es bieži vien daru, kad liekas tāds, negribās, bet sāksim gan jau saģot. Un tā ir, mēs sākam. Reizēm tā arī strādā, jā. Tu vienkārši saproti, tu sāc, turot īstenībā jau patīkam, viss ir forši, vienkārši vajadzēja saņemties, sākt, kaut kādā ziņā. Tur ir, protams, jātaustās un jāskatās, kāda ir tā partnerība, un tur noteikti vajadzētu pašam skatīties, kādas ir tās attiecības. Bet kopumā vienkārši mēs esam nonākuši pie tā secinājuma, kad tā kā manam vīram, manam vīrietim vai manam partnerim, manai sievietim, vienalga, kas tas būtu, viņiem jau ir foršs seks ar tevi tad, kad tev patīk tur būt, tad, kad tu gribi tur būt, tad, kad tev, tev patīk tur atrasties, un tu vēlies tur būt. Un viens ir tā kā sajust to tādu fizioloģisko iekāru. Es nezinu, kā lai vēl viņu to sajūtu, kas tā kā, ka tu pēkšņi sajūti, tā kā ovulācijas dienā, vai ne, ka parādās. Tās ir vienkārši 2 dienas mēnesī, ka liekas, jā, vai ne, tā kā varētu no rīta līdz vakaram, tā kā 10 vīriešu un vispār, ja. Un atkal ne visām sievietēm, protams, tā ir, jo ļoti daudzas mēs savu ķermeni nejūtam. Tiešām, tā kā pie manis nāk klients, un es redzu, ka, tā kā pilnībā tā kā ir pilnīgs diskonekts, vai ne, es nesaprotu, kas man ķermenī notiek. Tad tas ir viens. Ir šī tāda iekāra, kura nāk, nezinu, no hormoniem. Bet tad ir vēl cita lieta. Ir seksuālā enerģija, kas ir manā ķermenī, kurai man ir piekļuvi jebkurā brīdī. Un šo lielākā daļa cilvēku nezinu, ka eksistē tātad uguns manī, kura nav obligāti par seksu. Tā ir sajūta, ka es varu baudīt savu ķermeni jebkurā brīdī, pat tad, ja es jūtos slikti, un, piemēram, tagad es sēžu, un es jūtu to baudu. Es tev varu iedot tagad uzdevumu. Aiztais acis, elpo, un tad, kad tu ievelc elpu, ievelc to elpu ar baudu. Un tad, kad tu izelpo viņu ar baudu. Izelpo tā, lai tā elpa tev sagādā maksimāli daudz baudas. Citādi mēs te vēl ekrānos tiešām līdz orgasmam. Bet var. Tieši tā. Jā, man esmu dzirdējis to arī. Man tā pašai nav gadījies, bet... Tas ir par apzinātību, tad es pievēršu uzmanību, cik daudz baudas var būt manā ķermenī, un tas vispār nav par seksu. Tas ir par to, cik labi es varu sajusties ķermenī, pat tad, kad man ir slikti, pat tad, kad es jūtos depresīvi, pat tad, kad man ir migrēna, es varu atgriezties jebkurā brīdī pie tās enerģijas, kas ir manī, un es varu izdarīt tā, ka es pēkšņi sajūtu savu ķermeni, un pēkšņi man pieskāriens ir patīkams, pēkšņi viss ir patīkams, un man nav jāmetās nodarboties ar seksu. Un šī
arī ir problēma ļoti daudzām sievietēm. Es domāju, daudziem cilvēkiem tas izklausīsies pēc kosmosa, tā kā pilnīgs kosmos. Tur jābūt baigam connectionam un spējai tā kā nokoncentrēties un palikt savā ķermenī. Jā. Un to es mācu sesijās, kā nokļūt tajā stāvoklī. Un problēma ir tajā, ka ļoti daudziem tātad ir lielas aizspriedumi pret seksu kā tādu, jo sievietēm ir tā pienākuma sajūta. Un tad, kad es viņām mācu, kā būt savā ķermenī, reizēm sievietē rodas aizvainojums par to, kāpēc man tagad sev jāpieskarās. Tas jau vīrietim ir jādara, viņš jau grib to seksu, ne jau es. Ka es sevi izslēdzu ārā no vienādojuma, ka manā ķermenī tam vispār nav vietas. Tas jau ir tas vīrietis, kurš grib, un man jau to vispār nevajag, lieciet mani mierā. Bet tā būšana ar sevi, tas ir tā sajūta savā ķermenī, tas ir par kaut ko pilnīgi citu. Tā ir mana dvēsele, mana esence, mana būtība, sajust tātad to, kad un īstenībā arī tā pati intimitāte. Man pāri nāk, tad, ja man tās individuālās pāru meistarklases, kur droši varat atnākt, kur es to tēmu pielāgoju katram partnerim, un tad pāri parasti atnāk ar to domu, mēs gribam zināt par seksu, bet tas, ko es viņiem stāstu un rādu, es pastāstu tās anatomijas stāstu tehnikas, bet beigās mēs pildam vingrinājumus, kur es rādu, kā panākt patiesu intimitāti. Un tas ir tas brīdis, kad es redzu abiem diviem acīs, tā kā man ir cik pāri, kas sēž un raud par to, ka sieviete beidzot saņem to, ko viņa grib, un vīrietis arī saņem to, ko viņam vajag, un izrādās, tas nav par seksu, tas ir par kaut ko pilnīgi citu, tā, ka mēs ieskatāmies viens otru dvēselē. Zikreiz, tas būs super intīmi, bet tagad tas ir par mani, tad mans vīrs nevar dusmoties, ka es par to stāstu. Pēc šīm nodarbībām par sieviešu tās iegurņu veselības un seksualitātes, jo tur arī bija, es nezinu, mēs tur nemasturbējām, bet praktiski tā doma bija tāda, ka tomēr mēs kustamies to, ka mēs tā kā pieskaramies sev un attīstam to savu baudu. Un tad pēc tā laika, es saku, ļoti palielinājās baudas pār seksā kā tādām, un es piefiksēju, ka ir jāizsaka, kad es pēc seksa raudu. Jā. Un es raudu no aizkustinājuma, no tās sajūtas, cik tas bija skaisti. Jā. Un mans vīrs vienkārši zina to, ka, ja es raudu pēc seksa, tad vienkārši ir bijis labākais seks ever. Un bieži vien es pat neesmu sasniegusi orgasmu. Tā kā to par ko mēs domājam, beidzu, ja? Un tas ir tas patiesais mirklis, pēc kā mēs visi tiecamies. Tieši tā, tev ir tāda sajūta, ka tev tā kā dvēseli ir savienota, tev nāk raudiens. Tu vienkārši guli un domā, ak, Dievs, vienkārši nāk raudiens. Un tas ir tik skaisti. Un tas nozīmē, ka tanī brīdī ir apmierināta tava viena no pamata vajadzībām, kas ir tā kordezēra, ko es iepriekš runāju, tā atslēdziņa, kas mums visiem ir, reizēm pat ir vairākas atslēdziņas, un tad, kad tu to atslēdziņu pagriez un atrodi, tad sākās šis te efekts par to, ka tev pēkšņi tev ir tāda svētlēma, īstenībā arī par visu ķermeni. Tev ir sajūta, ka tev dvēseli ir savienojumi, vienalga dvēseli ir vai nav, bet tas, ko tu jūti ķermenī, ka tu esi tik ļoti savienojis un tu esi ieraudzīts tādā pakāpē, ka tu vienkārši raudi no laimes, kas ir tev ir pilnīgi neizpratnes situācija, kā tas vispār tagad ir iespējams. Pirmajā reizē es kautrējos, man likās, ka Dievs, ko es raudu, kas notiek? Un es atceros to, ka, protams, es ļoti priecātos un priecātos dzirdēt, ja sievietēm ir vīri un vīrieši un partneri un sievietes blakus, kas tomēr tā kā redz to kā viskaistāko pakāpi intimitātei un seksam, kur tas partneris apraudās no laimes sajūtas. Un es ceru, ka tas nav, es ceru, ka sieviete nav kopā ar tādu partneri, kas saka, Dievs, ko tu raudi, kas te jāņemās? Es ļoti ceru. Es vienkārši dzīvoju tādā pasaulē, kur man draudzenēm ir tādi vīri, un kur vienalga, vai viņi ir ekstraverti, neekstraverti, introverti un tā tālāk, bet tomēr tāda cieņpilna un mīlestības pilna vīri, un es ļoti ceru kultivēt, ka tomēr mēs sievietes spējam izvēlēties un palikt kopā tiem vīriešiem, kas ir tādi, vai tādiem cilvēkiem. Es negribu teikt vīrieši, tādiem cilvēkiem. Ka tie partneri ir tādi, kas tomēr spēj to ieraudzīt, ka tā ir vienkārši viskrutākā lieta un patiesībā, ka tā ir vienkārši tas tāds moments, kur tu saproti, ka tā partnerība ir tik labā momentā, tik labā vietā. Bet tas viss nāk no tā, ka nevis, Elīna jau ir atradusi to atslēgu tajā, ka sievietes nāk runāt par vīriešu baudu un viņas beigās runā par sievietes baudu, bet tas ir vienīgais veids, kā tu viņām var piekļūt. Es ļoti ceru, ka daudz vairāk būs dažādi veidi workshop, kur tomēr mēs tiešām tikai un vienīgi nākam
kopā kaut vai, es esmu dzirdējis, ir šie te skvirtošanas workshop, kur sievietes reāli sēž aplītī un mācās. Latvijā, es neesmu to dzirdējis, un es ik pa laikam esmu domājis, ka varbūt uz kādu jāizbrauc. Tas būtu riktīgi interesanti. Es rītīgi gribētu, tas būtu interesanti un pieredzēt kaut kā pilnīgi cita veida, varbūt to seksualitāti, un atkal nekaunēties par to, ka es pieskaros sev, ka tas ir fine, reku viņi pieskarās, un es pieskaros, un reku citi pieskarās. Un tāpat laikā tā kā, vienkārši būt sevī un domāt par sevi, nevis par to, ka es pasties, kāda viņai tur tā vulva, tur šitādu un tādu, un pasties, viņai tās lūpiņas tādas, vienkārši ņem to nost. Pieņemšana parādās. Tad, kad tu ieraugi, tad parādās, rekur ir tāpat kā man, un īstenībā es neesmu vienīgā. Man likās, varbūt tur tas un tas, un tu ieraugi to dažādiem, tev tāds, jā. Jā, ir viena sieviete, kas taisa, tā gan ir Anglijā, arī Latvijā tas nav. Es gribētu uztaisīt, piemēram, izlējumu savai vulvai, kāda viņa ir tagad, jo pēc menopauzes saprotu, ka viņa ļoti mainās, jo tās lūpiņas, praktiski ārējās lūpiņas pazūd, vai iekšējās lūpiņas pazūd. Kaut kas tur pazūd. Iekšējās lūpiņas, tā kā, viņas saraujās, jo tur nav hormonu tā tālāk. Un to ļoti var redzēt arī pēc dzemdībām. Ļoti var redzēt to, cik ļoti mainās vispār izskats, tā fizioloģiskais izskats vulvai, kāda viņa ir. Un es domāju, ka tā gribētos izliet šo te vulvu. Seksīstēlā pārdod komplektu, kur tu mājās to visu jā, tad es varētu izdarīt. Silikona. Es zinu, ka ir vīriešu locekļiem un bija arī tātad speciāli. Un, ja gadījumā internetu veikalā vai veikalā nevar atrast, noteikti var sarunāt, ka ķipa tevi tāds interesē un var pasūtīt. Jo es redzēju, ir vienkārši Instagramā viena sieviete, kurā taisa, un viņa taisa, protams, tu neliek vārdus un uzvārdus pēc zem katras, bet tur ir vesels Instagrams, pilns ar bildēm, ar šīm te izlietajām vulvām, un kur tu vari paskatīties, cik viņas ir dažādas. Jā. Un tas ir tik dziedinoši noķert to sajūtu, ka, pasties, varbūt arī šitā. Un ir vēl viens Instagram konts, kur māksliniece zīmē. Jā, es arī esmu redzējis. Es arī gribētu. Ir ļoti daudz lietas, esmu redzējis. Ir viena tāda Hannah Witten, viņa ir angliete, viņa ir YouTube'ā kādreiz bija seksa... sex educator, tad seksa izglītotājs, jā. Un viņi teikt vairāk tā kā baigi to nenodarbojas, viņi pišķiņās nolic nost, bet viņi ilglaicīgas arī skatījos viņas to saturu, un viņi arī, protams, ir dažāda veida, tā kā taisījis dažādas šo te izlējumus. Viņi ir taisījis bronzas izlējumus savai vulvai, man liekas, vienkārši, ak, ties, cik skaisti, vienkārši tu izlēji bronzā savu vulvu, un viņai ir skaists tāds krūšu izlējums, un tās krūtis viņai ir, tā māksliniece ne tikai izlēja krūtis, tā kā, viņas nevis izlēja, bet viņas tā kā aplīmē, un tad liek virsū to masu un tā tālāk, bet ka viņi varēja izvēlēties dizainu, viņas gleznoja, viņai pie sienas stāv viņas krūtis, un kas ir nogleznots. Man liekas, vienkārši, cik skaisti, ka mēs varam tā kā nonākt līdz tam momentam, ka mēs svinam savu ķermeni un priecājamies par to, ka tāds viņš ir. Un man liekas, ka es ik pa laikam domāju par to, ka, protams, ka pēc bērniem ļoti daudz kas mainās. Nav viss tā, kā bija pirms bērniem, it īpaši runājot par krūtīm. Manā gadījumā es baigi nejūtu milzīgu atšķirību apakšā, bet tā kā varbūt kādai sievietei arī tur viss mainās. Plus vēl vēders, plus vēl kaut kādas lietas. Un es daudz par to domāju, par to, ka, lai es justos labi vispār tādā baudā un seksā, ir forši atrast to momentu, kas jūtos labi ar savu ķermeni tāds, kāds viņš tagad ir. Un tad negribās izslēgt tās gaismas obligāti un palīdz zem sagām, ka tā kā ir ok būt kailē un ir ok, ka tas ķermenis ir tāds, kāds ir. Un tie veidi, kā tur nonākt, ir ļoti daudz dažādi. To var darīt galvā, to var darīt arī reāli fiziski, aiziet pafotografēties puskailai vai kailai un ieraudzīt to ķermeni un tā kā no malas un saprast, pasties. Galvenais pie laba fotogrāfa. Jā, protams, pie profesionāli cilvēki, kas ar to nodarbojas. Nevis pie kaut kāda kaktu fotografa, bet tiešām cilvēki ir sievietes, kas to fotografē, kuras taisa erotiskas buduāra fotosesijas, kur viņi ir viņi mācās, viņi pēta to, lai viņi varētu atbrīvot šo sievieti un ļaut viņai būt kailai vai puskailai. Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti skaisti visā. Vienkārši kā meklēt tos savus veidus, kā mēs tā kā varam dzīvināt to seksualitāti. Jo tu pateici ļoti, ļoti skaistu lietu, par ko esmu sākus domāt tikai tagad, kad piedzimis man ir 3. bērns. Es Instagramā ieraudzīju vienu sievieti, kurai ir 6 bērni, kristīgā ģimene, viņiem ir daudz amerikāņu un tā tālāk. Un tad arī tieši tāpatās, kā ļoti daudz sievietes prasīja man, kā tad jūs ar to seksu nodarboties ar 3 bērniem? Tā kā, kur vispār atrast enerģiju un kur atrast vēlmi, ak, Dievs? Un es saprotu, un es zinu, tev arī ir 3 bērni, ne? Reizēm 4. Reizēm 4. Es saprotu. Tā zapāra ikdienā ar bērniem, tas nogurums, tā negulēšana, tas nav nekas baudpilns un seksīgs. Ja? Es tiešām saprotu to nogurumu visā tajā.
Un ja mēs uztveram seksu kā vēl vienu enerģijas novedēju, un te ir tas tā atslēga, ja tev nav tā gribēšana un tu neredzi, ka tev tas patīk un tad tev piepilda, tad tu nodarbojies ar seksu pienākumu pēc, un tad tavai jau pilnai dienai, ka tev jau ir bērni kāpši uz galvas, tu esi vienkārši nopēries. Tev vispār nav bijis savu ķermeņa telpa, tev visu laiku kāds pieskarās, rausta pupus vai jebko citu, visu nakti. Negribas. Ejiet prom visi, es gribu būt viena pati. Un ja mēs esam tajā sajūtā, ka seks būs vēl viens pienākums, kur tev atkal ir jādod savs ķermenis, tev atkal kādam ir jākalpo, tad tas ir enerģijas novadītājs. Un tā sieviete, kurai tie 6 bērni, arī cilvēki prasīja, kā tad ar intimitāti, vai jūs vispār vēl nodarbojaties ar seksu, vai tur vispār var atrast vietu un laiku. Un viņa teica, tajā brīdī, kad es noķēru to sajūtu, ka seks mani nevis izsmeļ, bet piepilda un iedod man dzīvības enerģiju. Un tas uzlabo mūsu partnerību, tas uzlabo mūsu partnerību un neiedod to sajūtu, ka mēs īstenībā esam tik forši kopā. Un tad mēs varam būt tik daudzreiz foršāki vecāki tiem saviem 6, mūsu gadījumā 3 bērniem, tavā gadījumā 4 bērniem, ka tajā brīdī mainījās tā seksa esence, jo tas vairāk nav vēl viens darbiņš, kur tev atkal ir jāiedod un jāziedo sevi, bet tā ir vieta, kurā tu vari uzpildīties. Bet tur nonāk tikai tad, kad tu esi drošās attiecībās, kur tu jūties, ir ļoti daudz apakšpunkti. Un es zinu, ka varbūt mēs bieži vien domājam to, ka to jau var izdarīt tikai tādas, advancēta pāri un tā tālāk. Man šad liekas, ka šad mēs varbūt tos savus vīriešus esam norakstījuši bišķi par ātru un bišķi par daudz, un bieži vien tie vīrieši varbūt ir nemokulīgi, viņi varbūt tā kā nezin, bet viņi ir diezgan responsīvi. Viņi būtu gatavi arī piedalīties un kaut kādā ziņā tur to visu lietu uzlabot, ja mēs viņam ļautu piedalīties tajā visā procesā. Un ja mēs atrodam to veidu, ka tas seks ir nevis izsmēlējs, bet piepildītājs, tad seksam ir pilnīgi cita funkcija, jo tad jau viņš sāk kustināt tavu dzīvības enerģiju. Tad sāk parādīties arī tam vieta, sāk gribēties meklēt tos kaut kādus brīžus, ja tur, bērnus noliek stundu agrāk gulēt un aizslēdz durvis vai kaut ko. Bet šeit varētu atgriezties sākumā par līdzatkarību, ko es runāju, vai ne? Ka mums kā sievietēm ir sajūta, ka viss ir uz maniem pleciem, viss ir jādara un tā tālāk, vai ne? Un tad mēs esam izsmēluši sevi un tur vienkārši ko tad vēl, vai ne? Un tas ir pilnīgi normāli. Tas ir pilnīgi normāli, ka tā tas ir, vai ne? Es arī esmu bijis tur. Tā kā es vienkārši reiz saku, es esmu bijis tur, ka man liekas atkal kārtējais pienākums. Tu nevari vienkārši, padračīt pats un vienkārši tikt galā. Nafig tev mani vajag. Un arī gribētu laikam normalizēt arī to ideju par to, ka tad, kad mums ir 3 bērni vai 2 bērni vai 1 bērns un viņš ir maziņš, tur ir tie līdz pirmajiem 3. Es pat teiktu vispār manā skatījumā līdz 7 gadu vecumam. Tas ir līdz 7 gadu vecumam, man neviens nav pārgājis tik. Tas ir vistrakākais posms. Jo 7 gadu vecums tas ir tas, kad bērns var palikt arī mājās viens pats. Un ja kas, tu vari iziet uz stundu vai uz 2 un bērns tiks galā. Un tu drīksti to oficiāli darīt. Un tad, kad vecākam bērnam ir 13 gadi, tad tu vari atstāt arī citiem. Un man šogad vienai meitai paliek 13, vienai 7, tā kā perfekti. Es esmu tikusi ārā, man ir vēl pāris dienas, un tad meitai paliek 13, un es esmu ārā. Un es esmu situācijā, kur es beidzot varu sākt domāt par sevi. Man drīz vairs nebūs no rītiem jāceļās vispār, tas ir vēl dārziņš pēdējā vasarā viss. Bet tad, kad mums ir šie bērni zem 7 gadiem, tas ir dārziņš un viss pārējais. Mums ir jāsaprot, tas seks būs mazāk. Viņš būs mazāk, un tas ir pilnīgi ok, ka viņš ir mazāk. Viņš varbūt būs reizi mēnesī, un tas ir pilnīgi ok. Mans seks ir reizi mēnesī, 2 reizes mēnesī. Un es tajā ikdienas skrejienā man nav laika, un man patīk tas, ka mums ar vīru abiem ir tā sapratne par to, ka mans partneris no manis neprasa vairāk, kaut man vajag tagad 3 reizes dienā vai vajag tur 2 reizes nedēļā, bet ka mēs abi apzināmies, ka mēs esam pārguruši, nav man kapacitāte, viņam nav kapacitāte, arī viņš ir pārguris, un ka mēs ar šo te sapratni, bet nevis, ka mēs ejam klāt, jo
ļoti bieži vienam no partneriem gribās seksu vairāk, un tā gribēšana reizēm ir saistīta ar visādām, teiksim, fizioloģiskām vai ar stresu, tā kā man ķermenī stresu, man gribās vairāk to seksu nodarboties. Es zinu, arī ir medicīniski iemesli, un nesen tieši ar vienu fantastisku vīrieti runāju, kurš teica, ka zāļu dēļ viņam ir tā, ka seksu gribās entās reizes dienā. Un tad un tā kā ir jāmeklē risinājumi, nevienmēr sieva nav atbildīga par to, ka tev šobrīd gribās orgasmu. Man nav jānodarbojas ar tevi ar seksu tikai tāpēc, ka tu gribi orgasmu. Orgasmu tu vari sasniegt, kur aizēj. Un arī es varu sasniegt, ja man vajag orgasmu, es varu sasniegt viņu bez savu vīriešu vai savu partneru palīdzības. Jā, un tad ir jāmeklē tie intimitātes brīži, un intimitātes brīži nebūs obligāti seksa brīži. Intimitātes brīži ir, mēs abi atnākam mājās, apsēžamies divānā un, 20 minūtes pastamies viens otram acīs, mēs samīļojam viens otru, kamēr tā kā attīram visus tos slāņus, kas ir sakrājušies, to stresu, sajūtam viens otru, un tad pēc tam, varbūt pēc stundas, tad, kad es būšu sevi pabarojuši, skatoties uz tevi un tā tālāk, varbūt man sagribēsies, ka man pieskarās, varbūt man sagribēsies tev pieskārties. Jā, ļaut vienkārši būt tam, ka tas seks nav, un tas nav nekas slikts. Un zini, kas ir foršākais, es jau pirms mēs sākām runāt, stāstīt to, ka mēs arī pirts savā grupiņā vienreiz pacēlām to noptēnu meitenes, cik tad jums bieži ir seks, un visām ir bērni, un visām ir savas karjeras, un visām ir savas lietas, un zaparas, un visādi, vienkārši viena mācās, viena tur, vienai grūtības ir, ar vīru kaut kur atrast kaut kādu connection, pēc bērniem ir pazudus, un kas ir arī normāli. Tā kā tur tās situācijas ļoti daudz dažādas. Un mēs visi nonācām pie tāda ļoti veselīga forša sajūta, ka mums visām ir salīdzinoši maz seksa. Tas nenozīmē, ka seksa daudzums ir kvalitāte. Mēs vīri esam sapratuši, forši mums varbūt tikai kaut kā dažreiz, dažreiz mēnesī, citreiz vienreiz mēnesī, bet ja viņš ir amazing, es bieži vien, mēs smējāmies, mēs varam reāli dzīvot uz to sajūtu, ka cik labi bija, cik labi bija. Un tāpēc tam, tā kā tas seks ir tik kvalitīvs, nav problēmas ne manam vīram, ja viņam vajag vairāk, viņš tiek galā ar sevi, ja man vajag vairāk, es tiek galā ar sevi. Tā kā, ka mums nav jāgruzīt tas partneris par to, ka redz, man vajag tava atbildība tagad ar šito tikt galā. Tas jau tā kā ir tāda bišķiņa agresīvs veids, kā pieiet tam visam. Seks ir par to, ka mums abiem gribās, mums abiem patīk, un mums abiem gribās tur būt, un mēs abi gūstam baudu no tā visa. Tas nav ne par vienu, ne par otru. Vienkārši caur šo sarunu gribas vienkārši aktivizēt to domu par to, ka mums sievietēm, tomēr arī tad, ja mēs nezinām, vienalga, cik mums ir gadi, mums pirmkārt tā ir mūsu atbildība. Ja tu gribi foršu seksu ar vīru, tad sāc domāt nevis par to, kā uzlabot seksu ar vīru, bet kā uzlabot seksu ar sevi. Kā sajust savu ķermeni, kā iekustināt savu iegurni. Nopēc dažādas rotaļlietas, pamēģini. Viena būs pārāk agresīva, viena būs tā. Mēs ar draudzenēm tieši tāpatās. Man draudzene uzdāvināja dzimšanas dienā papildus womanizer, tā kā fake, knock-off kaut kādu versiju. Viņa saka, šis no AliExpress, bet man šausmīgi patīk. Viņa saka, šis ir tik labs, viņa saka, šī tā man mīļākā rotaļlieta. Vai neko tā būs? Un mēs esam nonākuši tajā draudzības, tajā sajūtā, ka mēs tā kā, meitenes, kurai kaut kas jauns, ja? Un mēs varam parādīt, un mēs nepārspēlēt, esam paņēmuši līdzi un redz, man šitas patīk, un redz šita te. Un tad, kad es esmu stāvoklī, šito es taču nevaru lietot, jo šis ir pārāk traks, tā kā es esmu tik ļoti, tā kā tur ir tik daudz asins pieplūdums, ka tas tā kā ir too much, es nespēju, ja? Tā kā ir interesanti tas, ka tu spēji, man gribētos, lai mēs vairāk spējam runāt ar tām pašām savām draudzenēm, māsām, es nezinu, vai ar mamām, bet vienkārši šajās vidēs, pat nedomājot par to, ka ir jāsniedz kaut kāds draudzības līmenis, lai mēs spētu runāt par masturbēšanu. Ka that's fine, tā kā. Un man vienkārši tik interesanti, ka mēs bijām pirtī, un mēs runājam par masturbēšanu, mēs runājam to, ka ja mēs neizmantojam tur rotaļlietas, ka man tas aizņem kādu laiku, es nevaru sasniegt orgasmu 2 minūtēs. Ar rotaļlietām, jā, viss forši. Tur var aši pavisam ātri. Un man viena draudzene, viņa pavisam klusiņu un mierīgi, viņa saka, jūs nevarat? Es varu tā kā nepārspēlēt 1 minūtē, un mēs vienkārši tā kā, cool! Tik krūti aptādi. Pastāst, ko tu dari? Pastāst, kā tu to dari? Un man likās, ka mēs spējam vienu otru tā kā normalizēt. Vienai ilgāk, vienai mazāk ilgi, vienai gribās rotaļlietas, vienai tas ir pārāk daudz. Viena var sasniegt ar pirkstiem orgasmu minūtē. Good job! Vienkārši fantastiski! Tad jau tev obligāti nevajag. Tas tikai, tā kā, ja tu gribi kaut ko varbūt citādāk, vai tur to baudi mazliet pamainīt. Bet jā, vienkārši tā kā uzņemties to atbildību un saprast to, ka tas ir mūsu rokās. Un pat pirms mēs dodamies pie tā partnera,
Ir ļoti daudz mājas darbu, ko tad nosacīt mājas darbu. Mēs varam izdarīt. Ir mājas darbu, un mēs reizēm par viņiem izturamies kā par mājas darbiem, un man tas kaut kas jādara. Jā. Bet ir tik daudz tādas aplikācijas. Es klausījos vienu podcastu, kur mēs arī klausījāmies par seksu, par masu. Tā kā vienkārši, ka tu kā normalizē to domu galvā, ka vispār tāda lieta pastāv, un kaut kādā ziņā varbūt vērt vaļā tās robežas un pieredzes ar sevi galvenais, un tad jau pēc tam iespējams ar tiem partneriem, jo man liekas, ka ja mēs ierodamies uz seksu, tā kā uz skolu, ja mēs ierodamies uz to seksošanu, gan sagatavošanās, gan vienkārši mēs paši zinām kaut kādas lietas, kas man patīk, kas man nepatīk. Nē, šitā nedari, vai piemēram, īstenībā nesaka, nedari šitā, bet dari šitā, ja? Pozitīvais, dari šitā, šis man labāk, uz šopus, ja? Jo mēs vairāk spējam, jo baudāmāk, un jo vairāk mēs varam noķert, ka tas seks ir kaut kas tāds priecīgs un patīkams, nevis grūts, un kaut kas tāds, kas vienkārši ir pienākums. Vēl viena lieta, pirms mēs beidzam, bet to es gribu parunāt, pēc, ka man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Man aug mājās 3 dēli, un man nav meitas, kurām es varētu mācīt par normalizēt masturbēšanu un iedot viņām to sajūtu par to, ka ir fine sevi sajust un sev pieskarties un sasniegt baudu, bet man ir 3 dēli. Un mēs ar vīru tieši nesen runājām kaut kādu laiku atpakaļ par to, ka mums tie puiši ir. Un, kad mums nav meitas, kurām mēs tā kā varētu iedot to informāciju, kas trūkst, jo par puišiem ir diezgan labi saprotams. Pilns internets, par to, ka tas ir pilnīgi fine. Visa bauda, visa pornogrāfija ir uz vīrieti, uz vīriešu skatu punktu, kā viņam patīk, ko viņš grib, ka tik viņš beidz, ka vairāk mazāk viņu bauda ir nosakt. Vienīgais tur varbūt neizdarīt to jautājumu, kas, neradīt kaunu par masturbēšanu. Tas ir vienīgais, ko vajadzētu nedarīt. Bet kopumā par viņiem fine. Viņi tiks galā ar sevi, ja? Viņi toču bešā nepaliks. Bet es domāju par tām sievietēm, un tas, ko es vienā brīdī noķēru, ka tas, ko es gribētu, ne tagad viņiem ir mazi, un viņiem maz gadu, un viņi par seksu nedomā. Bet tajā brīdī, ka viņi būs tādā vecumā, ka viņi par tādām lietām jau domā, un iespējams vispār kaut ko ir paskatījušies un ar draugiem palūrējuši pornogrāfiju, ka es gribētu, lai viņi uzaug vidē, kurā mēs pirmkārt spējam par šīm lietām runāt, un uzaug izglītot vīrieši, kas saprot lietas bišķi vairāk par sievieti. Par sievietes baudu, par iekārs veidiem, par to, ka viss nav tikai penetratīvais seks, kad ir ļoti daudz citas lietas, saprast to, cik ilgi patiesībā aizņem sievietei sasniegt orgasmu, ka tas nav tas pats, kas tev, sievietei daudz ilgāk tas viss var aizņemt, ka viņai bieži vien seksa priekšspēle nav paberzēt klitoru, bet iespējams tev nomazgāt fucking traukus. Un ielikt mazgātais veļu un padarīt darbiņus mājās. Un ļoti iespējams tas ir viņas uzbudinošais efekts, ka liekas tāds, forši, pasties. Jā, vīrs ir visu izdarījis, un viņš ir atvērs to vidi, kurā man vairs nav jākrāmē tās mantas, un es varu ienākt, un mēs varam nodarboties to. Bet, ka gribētos, tad, kad viņi ieiet tajā seksuālajā vidē, un vispār tādā vietā, kur viņi sāk to nodarboties, ka viņi ir zinošāki. Jo, protams, ka tā sajūta, ka es 30 gados lasīju to grāmatu un ieraugu kaut ko jaunu, kas no vienas puses liekas forši, labi, kad uzzināju, bet tas radīja arī diezgan liels skumjas. Par to, ka ir diezgan daudz piedzīvots, un mēs jau diezgan ilgu laiku esam seksuālā dzīvē. Esmu ļoti, ļoti daudz sev darījis pāri seksa laikā, tikai tāpēc, ka tu nezini, un tu nemāki, un tu nesaproti. Un, protams, ka mans partners arī to nevar zināt, ja viņš nav tā kā apmācīts kaut kādā ziņā, ja viņam nav informācijas. Tas ir normāli, ka vīrietis nezina, ka, ja neslīd, tad vajag uzlikt, ka tev ir nepatīkami. Viņam tā kā, viņam varbūt bišķi nepatīkami, bet viņš nesaprot tevi. Un mana tā iekšējā misija, ko es gribu, un es arī daudz runāju ar draudzēm, kurām ir meitas, ka mums kopā ir tā misija par to, ka mums gribētos, lai tie mūsu jaunieši, ka viņi tajā vecumā, ka viņi iet iekšā iespējams jau ar bišķi lielāku bagāžu, bišķi mazāk kaunu, un ka viņi spēj jau varbūt, ja ne pirmajā seksa reizē, bet es ceru, ka arī jau pirmajā seksa reizē spraust savus robežas un just kaut kādas lietas par savu ķermeni un zināt un pateikt to, hei, nesteidzies, ja? Mēs teiktu, varēs padarīt šito, un tad mēs tur darīsim to un šito. Bet mēs nevaram gaidīt, ka tas notiks dabīgi, jo dabīgi tā informācija nav tik viegli pieejama. Tev ir jālasa grāmatas un jāiet pie specifiskiem cilvēkiem. Dabīgi ir šī pornogrāfiskais seks, kur uzsit pa pakaļ un bišķiņ tev pačauko, jā, tev mazliet ņās pašņaudz, jā. Tas ir tas, ko viņi redz.
Un ja mēs nepiedalāmies kā vecāki, vai es nedomāju pat par vecāku, tad vienkārši var gadīties, ka vecāku draugi ir kaut kādā situācijā, kur ir krustmāte, kur saka, hei, klausies, papļāpājam tur par to un šito, kur nav šī saspīlētā situācija, kur mamma prasa, Dievs, vai tu kādreiz esi nodarbojies ar seksu un liekas, Dievs, cik briesmīga situācija. Varbūt varbūt tur tie veči iet uz pirti un viņš var iet uz to pirti un tajā pirtī sāk runāt, hei, klausies, jā, mēs runājam ar sievu un viņš dzird un viņš tā kā, viņai bišķi citādāk, viņai nav tā, ka paraust krāniņu un viss ir labi, jā, paberzē klitoru, viss ir baigi forši. Kad viņi iet iekšā jau tādi apzinātāki un ļoti iespējams ātrāk nonāk pie tā, ka viņi var baudīt seksu un varbūt, ka viņi nav, nedara to 35, 40 gados, bet iespējams jau 19 gados spēja sasniegt brīnišķīgu seksuālu pieredzi, foršu simbiozi, dabūt to sajūtu, ka viņš saprot savu sievieti, viņš saprot sevi. Nu tā. Tas, protams, ir man tāds utopiskā sajūta, bet tas ir tāda man iekšēja mistīga, ko man gribētos. Jā, redzi, ar ko ir jāsāk ar sevi. Jā. Jo, ja es kā mamma nezinu šo visu informāciju pati par sevi, ja es nezinu, kā mans ķermenis strādā, es pieņemu, ka strādā tā, kā visur to saka, un tad es savam dēlam vai savai meitai nemaz nemācīšu neko citādāk. Tas pirmais punkts, ar ko ir jāsāk, tas ir man ar manu vīru ir jāsāk, lai mani bērni, jo bērns kopē visu, ko dara vecāki. Viņi ir pirmie dzīves gadi, tas ir tā kā... cik gribi, bet ja tu to nedari, diemžēl tas viss ir tur par kaput. Tur ir spoguļu neironi, tā kā bērni vienkārši viņi automātiski paņem, pēc tam viņi pieaugušā vecumā atkārtos visu to un pat nesapratīs, kāpēc tas notiek. Un līdz ar to tikai un vienīgi es kā māma varu sākt rūpēties par sevi, tā līdzatkarība stulbā, tad nākamais ir izzināt savu seksualitāti, atrast, kas man patīk, kā vispār ir vajadzīgs, tad ar savu vīru to visu kopā izrunāt, tad nodarboties ar tādu seksu, kas ir veselīgs mums, caur to es atkal sapratīšu, ko nozīmē veselīgas robežas, un es varēšu bērnam mācīt, protams, ideāli jau no pašas bērnības, lai bērns zin, un tad sākt, kā es saku, tie paši video, multinītes, kaut kādas lietas pārunāt pamazām, bet perfektāk, protams, 5 gadu vecumā mēs nestāstam bērnam tur nekādas detaļas, vienmēr jautājam, kā tev šķiet, ko tas nozīmē, un tad, kad bērnam ir tie 13, 14, 15 gadi, es saviem bērniem šo grāmatu došu. Tāpēc, ka tā ir angliski, viņiem angļu ļoti patīk, un tur ir legit informācija iekšā. Un es viņiem par to visu nodot nevaru. Tad viņi var paši savā nodabā lasīt, skatīties, viņiem tur interesē, tur viss iekšā ir, un viņi vienkārši paši ar sevi, viņiem tad nav jānāk pie manis, vai arī viņi, es cenšos darīt tā, lai maniem bērniem nav kauns, un es ar viņiem tā kā bieži arī pārunāju, ja es piefiksēju, ka ir kauns, tad es viņiem pievēršu uzmanību, saku, hei, tu pamanīji, ka tagad notika situācija, un tas, kas notika, tu tā kā samulsi un sakautrējies. Par ko tev tas ir? Kas tas tāds bija? Un tad mēs to emociju ļaujam tur būt, mēs ar viņu pastrādājam, un tad mēs pārunājam. Es ļoti strādāju tieši ar emociju pratību un emociju, tā kā, lai viņiem ir apzināts tas ķermenis, lai viņi saprot, kas ar viņiem notiek. Un tad jau ir daudz vieglāk šo seksualitātes tēmu tur likt iekšā, un tad es visu laiku ļoti vēroju, tīpaši savu dēlu, jo viņam tagad ir 11 gadi, es vēroju, kā viņš reaģē uz kaut kādām tādām, nezinu, filmā, kaut kāda seksa aina vai kaut kas, kā viņš tā kā reaģē, un tad es reizēm uzlieku pauzi un es saku, hei, pārunāsim, kā tu tagad jūties, kas tā par situāciju, un tad es skatos, un reizēm viņš tā kā negrib runāt, reizēm viņš grib runāt, veidot to vidi, kur, lai viņš zina, ka viņš drīkst ar mani runāt, ka es esmu čila, ka viss būs ok, bet tāpat laikā, ja viņš negrib runāt, es nepārkāpšu viņa robežas. Un vērot, piemēram, nezinu, mēs mēdzam ar draugiem iet pirtī pa pliko, tad skatīties, kā bērni, jo tad, kad viņi ir maziņi, viņiem vienalga. Bet tad, kad parādās tuvojās 10, 11, 12 gadi. Es pat savam 7-gadniekam šobrīd, es neteiktu, ka viņam ir problēmas ar mani, bet mēs bijām basēnā, un viņš teica, ka viņš gribētu iet viens pats tā kā caur tā vīriešu, bet tā, ka es biju viena pati ar puikām, tas tā kā, es neiešu pie vīriešiem, un es viņam saku, ka tu tāds tomēr ar mani, un mēs tur sākām, un es domāju, interesanti. Līdz šim nekad nebija viņam jautājums par to, kāpēc viņš nāk pie sievietēm. Un es domāju, tas ir jau kaut kas, ko mēs varam sākt runāt. Un tā viena no domām, ka es viņam tajā brīdī neļāvu, jo es viņam teicu, ka mums tomēr pišķiņ jāizrunā kaut kādas lietas, jo tā ir vide tomēr, kur visi ir pliki, un tie ir pliki vīrieši, un es dzīvoju, saku, pasaulē, kur viss ir labi un viss ir, nevienam nedara pāri, jo man tā iekšējā sajūta ir, es jūtos droši un viss ir labi, bet es ik pa laikam atceros, ka tomēr visi cilvēki nav labi un visi cilvēki nav ar labiem nodomiem. Un izstāstīt par to, ok, tā kā, fine, tu vari iet viens pats, bet reku, te ir
šie noteikumi kaut kādā ziņā, kā mēs rīkojamies dažādās situācijās un kas notiek tur tajā visā. Un ja tu pamani, ka kāds, nezinu, kā pārāk daudz skatās, tev tu vienkārši saģērbies un nāc pie manis vai arī, kā mēs rīkojamies šajās situācijās. Jā, iemācīt šīs te dažādos scenārijus, lai bērns zina, ko darīt, tur nezinu, iziet ātrāk ārā un tā tālāk. Un tieši šis te novērot savu bērnu, jo tu nolasīsi, tā kā arī es piefiksēju, ka mana meita tā kā, ka viņa pēkšņi, ja mēs tur esam pliki, ka viņa tā kā, kad nē. Un tad es saprotu, ok, viss kārtībā, tātad es ar viņu varu par šo pārunāt, un ja viņa saka, ka nē, tad ok, tās ir viņas tiesības. Viņa var nākt teltkastīmā, ja viņa grib, un ja viņai ir neērta mūsu klātbūtnē, tad mēs sarunāsim, ka mēs visi apģērbamies, un tikai pēc tam esam pa pliko, vai arī skatīties, kādi ir tie ģimenes paradumi. Ja ģimene tur generations ir gājuši visi kopā pa pliko pirtī, tad visdrīzākais tam bērnam arī nekad neradīsies varbūt tā sajūta, bet tikpat labi var rastos. Un tas ir ok, tāpēc, ka tad, kad ir tie 12, 13 gadi, kad ķermenis sāk mainīties, tur parādās tās neveiklās situācijas, kur tu pēkšņi tā kā pats kā pieaugušais reizēm samulst. Māsas meitai tieši tas pats, viņai tagad viņai laikam paliek 12, un vienai līdz šim bija tā, ka visi māsītes brālēni iet vannā kopā. Viņa tā kā atbrauc pie mums, un visi lien vannā, un man puikas arī visu laiku iet kopā vannā, un viņi tā kā ir pieraduši. Un tad mēs arī tieši tā ir kaut kādā brīdī kaut kādas tur, kas tur, viņš pieskārās manam krāniņam, tur kaut ko, loceklim. Es vienmēr saku tā kā, ok, katrs savam, ja? Tad mēs citiem nepieskaramies krāniņiem. Visi tā kā mēs par savu krāniņu atbildam un lūdzu neuzbāžieties ar savu krāniņu. Un jūs tā kā, ja kāds pieskarās, tad kāds pieskarās tikai savam krāniņam. Tā ir tava privātā vietiņa un tur nevienam nav jāpieskarās pēc tavas atļaujas un vajadzības. Tā kā. Tas arī, protams, to iespēju, bet tad viņas atbrauc, un es skatos, ka viņa attīstās, un viņai sāk saukt krūtis, un viņa patiešām tā kā, tā ir jau sievietīte maza, un es redzu, ka viņa ir tajā pubertātes posmā, kur viņa tā kā ir uz robežas, ka viņa neies ar viņiem vannā. Un tas ir skaisti, kaut kādā ziņā, teikt, ko tu ņemies, taču māsītes un brālēni, neviens taču, bet vienkārši tāds respektēt, jā, tu šobrīd tā jūties. Tu gribēji iet šādu dušā viena pati, viss kārtībā. Mēs aiziesim, aizslēdz durvis, ieej dušā, saģērbies, un tā arī izdarījām. Un tas bija tā kā vērot un kaut kādā ziņā, būt tādam vērīgam un dot tam bērnam tieši caur tām situācijām. Mēs dodam tam bērnam un jaunietim to vietu, ka viņš saprot, ka viņš ir mīlēts, viņš ir respektēts, viņam neviens nedarīs pāri. Un tad, kad viņam būs kāds jautājums vai ja viņam būs mazums kāda situācija, ka viņš var arī nākt pie tevis. Un tā kā teica par to pirti, man liekas, tā ir brīnišķīga vieta. Mēs tajā ar draudzenes meitai arī, viņai tajā brīdī bija 11 gadi, un māma bija izgājusi ārā, un viņai ir ļoti labas attiecības ar savu mammu, un viņas var spēt runāt par seksu, un viss ir superīgi, tiešām, tur viss ir labi. Bet mēs viņai tā kā iedāvām tā starp citu, tā kā, jo tu zini, ka mēs šeit esam. Ja ir kaut kādas lietas, ko negribās runāt ar mammu, bišķiņ kauns, kaut kā muļķīgi, kaut kāda stulba situācija bijusi, tu zini, ka mēs šeit esam. Un mēs esam tomēr cilvēki no ārpus, un mēs esam tā kā mammas draudzenes, bet mēs tomēr esam draudzenes, jo mēs jau čomojamies ar viņu arī. Nav jau tā, ka mēs tā kā esam mammas viņā. Un tas ir kaut kas, ko mēs vienkārši daudz runājam savām draudzenēm, ar savā tajā pirtī par to, kad gribas radīt to. Mēs tur visi runājam, kā tad nodrošināties, ka tiem bērniem nav tās pieredzes tāds kā mums, un tās pieredzes, protams, ir daudzas un šaušalīgas, un daudz tiešām ir ļoti traumatiskas tās pieredzes bijušas, tieši arī seksuāli runājot. Un liekas, Dievs, kā varētu to nodrošināties, un es teicu, meitenes, mēs nevaram nodrošināties, ka viņām nebūs tās situācijas, tas nav iespējams. Tas, ko mēs varam nodrošināties, ir pirmkārt, kā viņš reaģē tajā situācijā, un tad, ko mēs varam nodrošināties, ir, kur viņš dodas, tad, kad viņam tā situācija ir. Un vai viņš dosies pie mums, vai viņš dosies pie tevis, vai pie labākā drauga mammas, ir pilnīgi vienalga. Galvenais, ka tas ir kāds uzticams pieaugušais. Un ja mēs varam radīt šo te drošo vidi saviem bērniem, ka mēs esam kopā un mēs visi esam viens ar otru un mēs tā kā esam uzticami, tad man der, ka mans bērns kaut kādas lietas var izrunāt arī ar cita bērna mammu. Ja tā mamma tā kā vēlāk mēs nokomunicējam, klausies, hei, bija tāda situācija, ja mēs tur izrunājām, mēs tā kā tikām galā, tu vari par to nerunāt, bet vienkārši tā kā tu esi informēta, kad mēs izrunājam šādu jautājumu. Jā, galvenais arī nepārkāpt, tā kā pateikt, ka bija situācija, bet neteikt, kas tieši. Protams, tā kā līdz pēdējiem sīkumam tu neizstāstīt visu, bet kaut kādā ziņā radīt to vidi, ka tam bērnam tomēr ir tas outlets, tā vieta, kur viņš var to izlikt, jo tā kā mēs nonācām pie galvenā secinājuma, trauma nerodas no situācijas, trauma rodas no tā, ka tev kāds nespēja pieaugušais to salikt pa plauktiņiem. Un tā nav sapratnes, jo lielākoties, kas notiek traumas situācijā vai kaut kādās situācijās, kuras pat varbūt šķietam nav baigi traumatisks, un es saku, tev nav jābūt izvarotai, lai būtu kāda situācija.
tās sievietes, kas rakstīja man par to, ka viņām arī bija tāda līdzīga dzimšanas pieredze un viņas saprata to situāciju. 2 no tām bija man masāžā masieris pieskārās nepatīk, tā kā bišķiņ par daudz nekā es biju plānojis. Un tas nenozīmē, ka viņš palika rokas un biksītē. Nē, varbūt viņš ir pa dupsi kaut kā bišķi vairāk viņu pamasēja. Un tu saproti to, ka es nejūtos, es tajā brīdī nepateicu neko, un es biju pieaugusi sieviete, ja? Es nepateicu neko, es paklusēju, mīļā miera labad, ka tik nevienam tā kā nebūtu nērtai. Tāpat laikā man īsti likās, ka tas nebija ok. Jā. No tā. Un galvenais vienkārši nodrošināties, ka viņiem ir kaut kur iet, kur tos pastāstīt, lai tos situācija kāds, es neteiktu normalizētu, bet noteikti salikt tos uzlikt. Palīdzētu izrēģēt. Es to sauc par izrēģēšanu. Tātad, ja tev kaut kas ir noticis negatīvs, tad ir nepieciešams izrēģēt, jo tikai izrēģēšana tas ir vesels process, kur tātad to emociju tev ļauj sajust, saprast, sakārtot tās domas, un tad tu, kad viņu izrēģē, izraud, pēc tam iestājās miers, un tad tur tā trauma neveidojās. Vienkārši aizplūst, jā. Paldies tev. Man liekas, ka šī bija viena no tām sarunām, kuras var teikt godīgi, man ir dažas tādas sarunas šobrīd podkāstā, kuras man ir bailīgi likt iekšā. Bailīgi likt iekšā, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz personīgu detaļu par mani, ļoti daudz arī temati, kur ir ļoti kutelīgi, kas var ļoti daudz cilvēku sadusmot, aizkaitināt un tā tālāk. Tas, ko es esmu nonākusi pie tā secinājuma, tieši pēc pirmās ierakstu runāju Laura Denler, viņa arī draudzene, līdz ar to es varu parunāties, un es viņai teicu, ka tas, ko es esmu nonākusi pie secinājuma, kad es šo podkāstu, vai uz jebkuriem podkāstiem, vai jebko citu skatos kā uz grāmatām, kuras es lasu un kuras es lieku zvaigznītes. Man ir ļoti specifiska sistēma, kā es lieku zvaigznītes savām grāmatām, kuras es lasu. Un 5 grāmatas ir ļoti maz. Ja tu paskatītos manā Goodreads, tajā Goodreads ir, 5, 6, varbūt 10 grāmatas, kurām ir 5. Un 5 grāmatas ir tādas, kuras ir radījušas milzīgas emocijas, nevienmēr pozitīvas emocijas. Un viņas man likušas pēc tam ir domāt par to tēmu, citreiz pat mēnešiem. Es varu vārīties par to grāmatu, laiku stāstīt, tu zini, tas izlasīju, un redzēt, es šito padomāju un tā tālāk, un es tā kā visu laiku viņu muļļāju riņķī. Un pat tad, kad tās grāmatas nav bijušas ērtas, pat tad, kad viņas ir man sadusmojušas, pat tad, kad viņas ir sakaitinājušas, pat tad, kad viņas ir man saskuminājušas tā, ka es vienkārši nenormāli raudu, pat tad, kad viņas ir man iepriecinājušas. Tā emocija ir tas iemesls, kāpēc es viņus atstāju kā 5. Un es vienkārši saprotu to, ka es gribu, lai šis podkāsts ir kā varbūt ne visas sarunas, bet liela daļa no sarunām ir šie 5, kas ir varbūt nērti, kas varbūt šeit sadusmo, šeit sakaitina, šeit iepriecina, šeit saskumdina. Bet ka tā viņas liek tev domāt, un es cerams arī rīkoties, bet tev liek domāt, un ka tu par to jā, tieši par to domāšanu, pārdomāt. Pat tad, ja rodās negatīva emocija, paskatīties, kas tur ir apakšā, kāpēc tā emocija, jo viņa jau vienmēr rodās no tā, ka kaut kas norezonē, un tad iet sevī iekšā skatīties, kas tur ir. Jā, viņš tev paldies, tiešām šī saruna bija vienkārši supervērtīga. Tieši tā, kā man gribējās. Paldies tev. Super. Čau, te Laura no ārpus podkāsta. Ja tu esi noklausīsies šo epizodu vai jebkuru citu epizodu, un tev ir sajūta, šis podkāsts ir itīgi foršais, un gribās, lai vairāk sievietes to sasniedz, tad atstāj atzīmi 5 zvaigznītes, cerams, šim te podkāsta māsībai, lai es varu sasniegt arvien vairāk sievietes, arvien vairāk māsas, un lai vairāk sievietes var dzirdēt tiešām šīs te, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgās un foršās sarunas. Un ja tev šī epizoda sakustināja sevī kaut ko, iedeva to sajūtu, ka gribās foršāk dzīvot, labāk darīt, gribās varbūt mainīt savu domāšanu un vienkārši atrast veidu, kā skatīties uz lietām citādāk. Tad padalies ar šo te epizodu ar citām sievietēm, ar savām īstajām māsām, ar mamām, kolēģiem, draudzenēm vai jebkurām citām sievietēm, kurām būtu vērtīgi šo dzirdēt. Paldies!